Kas tev liek domāt, ka tava informācija ir pareizāka? Visiem cilvēkiem ir viens un tās pašas problēmas. Man negribās tevi vairs klausīties. Esence ir ļoti vērtīga. Nē, tu neesi nepareizi, tu rīkojies pretdabiski. Daudz saka, bišu stropā galvenā ir bišu mātīte. Tad saka, bet tu jau neesi bite. Kā tu noraksturot, kas sabiedrībā notiek šobrīd? Sabiedrībā notiek šobrīd pašlikvidācija. Bet neviens neaizdomājas, ka tieši vairums ir nekompetenti. Viņi uzskata, ka tu esi idiots. Vai šis ir kārtējais biznesa projekts? Vēdiskajos laikos visa mūsu sabiedrība atrastos vaiprātīgo namā. Daba un dievs daudziem liekas, ka viens un tas pats, bet samaksā tos 25 eiro mēnesī un tev ir pār pa 100 stundu terapeita sesija. Cenšaties dzīvot tā, lai tā pēdējā sekunda nav pati sāpīgākā jūsu mūžā. Sveiciens visiem skatītājiem, sveiciens Rolandam. Čau! Mēs šodien esam ieradušies šeit parunāt par dzīves pārmaiņu atbalsta būtību. Varbūt jau esat redzējuši Facebookā, Instagramā, ka ir kaut kādas reklāmas vecārā, kaut kādi rullīši, klipi par dažādām tēmām. Un parasti viņi aizved uz to platformu, kas mums ir dzīves pārmaiņu atbalsts. Un šeit mēs gribam padziļināti šodien parunāt par to, kas vispār tas ir, kāpēc tas vajadzīgs, ko tas varētu dot cilvēkiem, kas pievienojas. Pieskarties tā plašāk tai visai tēmai, nevis tikai tāpēc, ka kur ir tas pērciet, bet kāpēc tas būtu tiešām svarīgi. Kāds ir tas labums, ko mēs varam iegūt, izmantojot šo instrumentu? Varbūt tā. Vispār, lai iepazīstinātu, ja kāds nezina, tad dzīves pārmaiņu atbalsts ir mājaslapa Patreon platformā, kur mēs liekam ļoti daudz un dažādas lekcijas, sarunas, intervijas, sarunas no ikdienas. Un es tad jautāšu tev, kā tu definētu, kas ir tā galvenā ideja, kas ir dzīves pārmaiņu atbalsts un kam tas vispār vajadzīgs? Kas bija tas sākotnējais impulss to izveidot? Ja sākotnēji kā viss tas radās ar domu, kad man sanāca diezgan bieži runāt ar dažādiem cilvēkiem par dažādām tēmām, kuriem ir kaut kāds problēma jautājumi. Tas nevienmēr bija konsultācijas, bieži vien tas bija kaut kādi pazīstami cilvēki, kuri man vienkārši uzraksta, kad viņam tur tas un kā viņam tur ar to tikt galā un kā viņam tur sevi kaut kādā veidā tur uzmundrināt, pozicionēt, sakārtot. Un rezultātā es sapratu, ka es tik daudz cilvēkiem stāstu un citreiz vēl sanāk arī tā, ka man jāatkārtojas to, ko es vienam izstāstīju, pēc tam man tas jāstāst nākamajam, pēc tam vēl aiznākamajam. Man tas likās ļoti neefektīvi, un es sapratu, ka ir jēga varbūt tās lietas, ko es stāstu vienam cilvēkam, lai otram nav jāpārjautā viss tas pats. Godīgi pateikšu, visiem cilvēkiem ir viens un tās pašas problēmas, ne ar ko neatšķirās. Visi ir iesprūduši vienās un tajās pašās vietās, tajos pašos šaurumos un tajos pašos šaurajos pudeļu kaklos, vienalga kā to nosauks. Jautājums agri vai vēl būs tas pats, ko man uzdeva kāds cits jau iepriekš, pirms varbūt mēneša, pirms nedēļas, pirms vēl kaut kāda laika brīža. Un es tā domāju, ka varbūt tas efektīvākais formāts, kā nevis konsultēt katru individuāli, bet ir piedāvāt platformu, kurā šis te viss aktuālā tematika, ar ko cilvēks saskarās, kur viņiem ir problēmas, mēdz parādīties dzīvē, salikt to visu vienā vietā, kur visiem ir pieejams jebkurā brīdī, jebkurā laikā, viss tas saturs, kas viņiem būtu aktuāls, varbūt dzīvē sāktualizējies kaut kādā dzīves periodā. Tad tas arī par pamatu radās, tai idejai, ka jāveido šāda platforma. Tas ir viena lieta, ka neiet zudumā viss tas, ko es runāju, ka man nav pēc tam atkārtot jāizstāst tās lietas. Otra lieta ir, ka tas ir tāda kā konsultācija platforma 24/7. Tu jebkurā brīdī, ja tev ir kaut kāda problēma, tu sajūties kaut kā nepārāk stabils kaut kādā dzīves situācijā vai jautājumā, tad zinot to, ka tur bija par to stāstīts, tu ieej iekšā un noklausies, un tas tev ļauj kaut kādā mērā bišķiņ atsvaidzināt savu to stāvokli, savu to iekšējo statusu, lai tu negruzītos atkal iekšā tev kādā negatīvā stāvoklī. Tā būs vēl viena tēma, par ko mēs parunāsim, kas būs jauns piedāvājums mums šodienas laikā. Mēs aiziesim līdz tam laikam, kā vēl to visu varētu uzlabot šo te platformu, jo idejiski platforma ir paredzēta tā, kā viņa arī saucās, dzīves pārmaiņu atbalsts. Ja, tas ir cilvēkam, kurš vēlās kaut ko mainīt savā dzīvē, kurš ir gatavs kaut ko
savādāk sakārtot, tad viņam tiek dot šī iespēja izmantot šo instrumentu kā atbalsta mehānismu, lai viņš varētu kaut ko kustināt tālāk savā dzīvē un darīt. Bet man ir tagad vēl viens jautājums, par cik es tagad izstāstīju, kāda bija tā sākotnējā ideja. Varbūt kāds no jums, kas klausās, kas jau ir Patreonā jau diezgan ilgu laiku, ja, varbūt jūs varat pateikt, kas ir jūsu motivācija, kāpēc jūs esat šajā te platformā. Ko jums tas dod vispār? Kāda jēga jums atrasties, vēl maksāt naudu par to, kavēt laiku, skatoties to materiālu, kas tur iekšā parādās tajā Patreon platformā? Ko jums tas dod? Kāds ir mērķis? Varbūt padalāties. Es varu pateikt, man ļoti iepriecina vienmēr, kad jauns video ir tas dienā kaut kas pozitīvs vismaz notiek, kad ir jauns video. Ja? Var paklausīties kaut kā vibrācijas paceļoši vai domas raisoši kaut ko. Par to, ko es esmu ieguvis, patīk tā temata par upurtēm, upuru lomu. Tas kaut kas citās kursos nebija tik daudz stāstīts, bet diezgan aktuāli priekš mūsdienu dzīves. Visi esam tajā upuru lomā vairāk vai mazāk par to padomāt. Palīdz turēties pie nodomiem, labiem nodomiem un neizmirst, ja kaut kāds mēģis uzlabot savu dzīvi un prieks, ka kāds tur runā. Paldies, Mārtiņš. To, ko Mārtiņš arī minēja, tur tāda tēma, mēs pieskarsimies bišķiņ par tām vibrācijām vēl. Tā ir diezgan svarīga lieta, jo, man liekas, mūsdienu sabiedrībā ir tā, ka mums ir tas informatīvais fons apkārt, ir tik kā lai saka, piesātināts ar visu kaut ko, kas mums varbūt nosit to vibrāciju nost. Man liekas, ka šis te moments, ka mēs bišķiņ iedziļinamies un sākam aizdomāties, tad mēs paši sākam kaut kādā mērā kontrolēt savu vibrāciju par kaut kādām dzīves jomām un tēmām. Tavs veidotais tas Patreon kanāls ir tāds, kas man sniedz daudzas atbildes, par kurām es interesējos ikdienā. Viena liela problēma, ka ļoti daudz cilvēku vispār par tādām lietām neaizdomājās. Viņi dzīvo nevis savas dzīves, bet citu dzīves. Tur interesē tankas, vēl vis kaut kas, kurus man galīgi neinteresē. Man ar citiem cilvēkiem vispār par šādām tēmām es nevaru parunāt, jo viņiem tās neinteresē. Bet šeit es varu klausīties, iegūt arī savus atbildes uz saviem jautājumiem. Jā, tādām dziļām pasaulīgām tēmām. Un tad ir par ko arī aizdomāties. Un, vērtīgi ieguldīts laiks un enerģija katrā ziņā. Nevis nosists plika laiks, ka iztērēt enerģiju kaut kur ne tā. Ļoti vērtīgi katrā ziņā būt šajā kanālā un paklausīties kaut ko tādu. Jā. Jo ikdienā patiešām nav ļoti maz cilvēku un retais ir, ar kur var parunāt par šādām lietām. Sapratu. Paldies jums. Paldies tev, Jākab. Tad Jākabam tas fokus atkal ir uz to, teiksim, ka tā domu biedru un kompānijas līdzīgi domājoši cilvēku kopiena, kas atbilstoši viņa izpratnē, Jākab izpratnē, tā kā sniedz arī kaut kādu komunikāciju un diskusiju. Un Jākabs arī uzdod ik pa laikam jautājumus, un jebkurš uzdod jautājumus. Mums arī šie tiešie ēteri ar tiem, kas ir tajā darītāja statusā Patreonā, tad viņiem ir piekļuva visiem tiešiem ēteriem un arī uzdot savus jautājumus aktuālos par tēmām, kuras mēs diskutējam. Un līdz ar to, man liekas, tas arī tāds kā tā personīgā iesaiste tajā procesā ir diezgan noderīga. Es pieļauju domu katram individuāli, ja tu vari uzdot to, kas tev ir aktuāli un svarīgi pajautāt. Šī kompānija, jūs visi kopā jau ir, kā es teiktu, tuvi cilvēki, ja? Tad jūsu domas vienmēr tikšanās, man viņas palīdz, ja? Noturēties, kā var teikt, dzīvē. Un tā informācija, kur citi uzdot jautājumus, kā tu teici, viņas jau visiem ir saistīts ar visiem cilvēkiem. Tad es viņas klausoties, vieglāk vienkārši dzīvot tālāk, ja? Kaut kāds grūtāks moments, paklausies. Es daudz neko neklausos citu svešu, ja? Kaut kā tā kā jāpiesako vairāk vai kā, un tad man patīk tieši arī Patreons, kur ir izklāstīts tas, kas mani piesaist. Kas tev ir aktuāli, varbūt? Man ir aktuāls viņas, jā. Man viņas arī patīk paklausīties, un pēc daudz kā arī dzīvoju tālāk, ko es esmu noklausījies. Ja. Sieva arī paklausās, tas mums vienkārši palīdz mainīties, attīstīties, kā teikt, ja. Nedegradēt, ja, tā informācija. Jo citas informācijas man liekas, ka viņas tur, es nevaru paklausīties daudz. Tāpēc man Patreons patīk, es viņu ik pa laikam paklausos un, kā var teikt, man ir vieglāk un mazāk šaubas par kaut ko, ja es tik tiešām nezinu, vai es piemēram, kaut ko aizmirstu, ja, es ilgi nav klausījies par kaut kādu tēmu un tad man uznāk. Es viņu arī
cenšos sameklēt to tēmu, ja, un paklausīties, jo es jau visu nevaru paspēt arī visu noklausīties. Bet es cenšos visu paklausīties, un tas man noder. Tā es gribēju teikt. Jā, es sapratu. Paldies tev, Vārvi, ka padalījies. Skatos, Jēkabs pacēlis roku, laikam gribēja kaut ko papildināt. Jā, es gribēju papildināt. Jūs sarunu sākumā minējāt, ka visiem ir vienas problēmas un tā upuru domāšana, un es tam pilnībā varu piekrist. Pirms 10 gadiem gāju tādu spoguļošanas terapiju. Tā nav terapija tā kā 1-1 ar speciālistu, bet tur tā kā grupā to ej. Un tur strādā šie spoguļu neironi, un cik es tādu sapratu jau 10 gadus atpakaļ, ka daudz cilvēku izvēlās runāt 1-1 ar terapeitu, jo ko tad citi klausīsies, man jau ir tā īpašā problēma. Kas tad tur pārējie, man ir īpaši tur kaut kas. Bet īstenībā tu saproti, tad, kad tu esi vairāk cilvēki tā kā sanāk kopā, tu saproti, ka viņi runā par vienu to pašu. Ka mums visiem plus mīnus ir vienas tās pašas bērnības traumas, pusauģu traumas un viss pārējais. Tad tev savā ziņā arī sabrūk tas tavs egoisms, un tad saproti, ka mēs jau visi esam vienādi ar tām pašām vienām problēmām. Es tev pilnībā piekrītu, jā, ka tā tas ir. Tāpēc jau es to izdomāju, ka cilvēki staigā pa tik daudz visādiem terapeitiem apkārt, pa visādiem psihologiem, pa vēl kaut kuriem, un pēc būtības viņi pat reāli neatrisina tās problēmas. Kāpēc? Tāpēc, ka tur viņiem nepaskaidro, no kā viņas ceļās, bet viņiem pastāsta, ka vajag kaut kā tur pamainīt to, šito, vēl kaut ko pamainīt, un tā, bet neiedot to bāzi apakšā, uz ko tā problēma balstās. Ja? Var pateikt, tev tur bērnība apbižoja, ja tev tur tas bija vēl kaut kas, bet tā bāze jau nav tikai tajā, ka tev apbižoja. Tev jāpasaka, kas ir dabīgi un kā ir veselīgi ar to visu tikt galā. Nevis kā ir pareizi pēc psiholoģijas standartiem, bet kā ir tas veselīgais formāts. Lūk, tāpēc, jā, un tas, kad mēs taisam šo te Patreon, tas pēc būtības ir tas, lai aizstātu to, ka cilvēki tur maksā, nezinu, €100 par dažādiem terapeitiem, pie psihologiem, psihiatriem, vēl kur staigā apkārt. Protams, ir arī medicīniskas tur rakstura problēmas, jo ko vienkārši paklausīšanos neatrisinās. Lielākā daļa cilvēku, kas šobrīd tērē līdzekļus, staigājot pie dažādiem uz individuālām sesijām, dažādiem individuāliem problēmu risinātājiem, kaučiem un terapeitiem visādiem, jā, pa lielam tas viss ir atrisināms tikai tad, kad nevis tikai tad, bet kaut vai vienkārši tur, nezinu, samaksāt tos €25 mēnesī, un tev ir terapeits, tur nezinu, cik tur pār pa 100 stundu terapeita sesiju. Tu vari klausīties, lai salikt kopā to, kas tavā dzīvē nefunkcionē šobrīd, un dēļ kā tev ir kaut kāda problēma iesākusies. Kā jā, Jēkab, to tu pareizi pamanīji arī pats no savas pieredzes, ko tu piemetināji, jā, es tev pilnībā piekrītu. Kāpēc es izmantoju Patreon? Es izmantoju tad, kad es daru mājas darbus un es klausos kaut ko fonā jēdzīgu. Nevis tikai šrūpēt māju, bet arī uzturēt sevi tonusā informatīvajā, jo pēdējā laikā izvairos no dažādiem sociālajiem tīkliem, baigi neskrūlāju, bet tā ir tā vieta, kur es klausos un uzņemu informāciju. Savā ziņā, Roland, tu pats stāstīji kursos, kad ir dažāda veida uzturs, tad šis ir mans informatīvais uzturs. Un tad ir citas mācības kursi cilvēku apziņas skolā, bet tāda ikdienai ir tas Patreons. Un līdzīgi kā Ārvis teica, ka ja ir kaut kāda tēma, ko es gribētu paklausīties, tad es arī skatos Patreonā to tēmu, meklēju, kur bija tas video un klausos to video ierakstu. Tas ir tāds ikdienas rīks man. Es ne katru dienu klausos, bet kad es kaut ko daros pa māju, tad man bieži vien fonā skan Patreon visādi video. Jā, paldies, ka tu arī padalījies, pastāstīji. Ļoti labi, man prieks, ka jūs padalāties, un pēc būtības tas, ko jūs arī minat, tas arī atspoguļo to, kad priekš kam šī platforma sākotnēji tika arī radīta, tad jūs katrs pasakat kaut kādas lietiņas, kas kopā savēlkoties, kā es saku, arī nodefinē to, priekš kam tas tika izveidots. Tad tas ir tas informatīvais atbalsts, informatīvais uzturs vai teiksim, tas, kas neļauj iekrist iekšā kaut kādā nepārāk labā stāvoklī savā iekšējā, jo kas mums tos stāvokļus nodefinē, tas ir mūsu informatīvais fons, kas ietekmē mūsu emocionālo fonu. Un tā kā mums emocionālais fons aiziet galīgi uz grunti, ja tā varētu teikt,
tad mums ir nepieciešams nevis tur censties emocijas kaut kā uzkurināt, bet mainīt informatīvo vidi, informatīvo fonu, jo tas mums ietekmēs mūsu emocionālo fonu. Tieši tāpēc arī tas informatīvais ir vajadzīgs, lai mēs šo emocionālo varētu izmainīt kaut kādā brīdī. Padalies starp citu to arī, kā tev tas ietekmē un ko tu esi sapratis par šitā laika. Jā, kā tas viss sākās, mēs jau veidojam kopā to. Tu vairāk informatīvo dod, es to tehniski administratīvo. Kad mēs to uzsākām, kaut kad 24. gada vidū jau gandrīz 2 gadus publicējam. Sākotnēji kā tas sākās, ka mēs taisījām tādas specifiskas sarunas. Viena no pirmajiem video, ko var redzēt, tur bija, ka mēs šādā veidā arī ierakstām, bet tur bija daudz neprofesionālāk. Man bija jautājumi, un mēs izdomājām, ka vajag sarunas sataisīt. Es pārstāju tev atbildēt tiešā veidā, es teicu, parunāsim pie kameras. Es pārāk daudz jautājumus sāku uzdot tiešā veidā, jā. Tagad pierādās, ka tā bija laba doma. Tagad ir uzbūvēts tik daudz, kas jau, ko cilvēki var klausīties. Un man pašam personīgi, es gan klausos, protams, tavas lekcijas, bet tā, kad nav lekcijas, tad es klausos arī visu to, kas ir Patreonā ielikts. Es jau pats arī taisot, tur visu laiku klausos to visu. Jā, pamanīju nesen tādu kontrastu. Es jau viņu visu laiku pamanīju, bet nesen ļoti spilgti pamanīju, ka tik līdz nav kaut kādas šāda veida informācijas, šajā gadījumā, ko tu pasniedz, vismaz tuvākajā apkārtnē es pagaidām neesmu uzdūries nevienam citam, kas kaut ko tādu stāsta, ko es pazīstu. Tik līdz tas nav, tad es iekrītu tādā tā kā default stāvoklī, tādā default tā kā bedrē, teiksim tā. Mainstreamā tur ir tādas video skrūlēt, un citreiz man bija pat tā, ka es gandrīz daļai speciāli man negribās tevi vairs klausīties, jau apriebies citreiz. Ja? Tad es tā saprotu, ka tas nav par to formu tik daudz, bet par to esenci, kas tur ir iekšā. Tā esence ir ļoti vērtīga. Domāju, ka viņi tiešām jebkuram cilvēkam nodara. Bet man principā viss saskara ar visu šo informāciju, kas tiek piedāvāta vai publicēta, ļoti uzlabojusi dzīves kvalitāti. Es vairāk lietas saprotu, man vismaz tā šķiet, vieglāk uztveru. Ja es esmu tajā virzienā, tad ir skaidrība daudz lielāka. Ja es aizēju kaut kur prom, tad es redzu atkal, viss tā kā tādā nesaprotamā putrā aiziet. Tas ir tā, jā. Es varbūt padalīšos arī ar savu pieredzi ar šo te visu momentu. Arī tā skaitā gan par Dāvi, gan arī par citiem cilvēkiem, ar ko man ir sanācis komunicēt. Un kāpēc es arī saprotu, kāpēc tāda platforma darbojās un ko viņa dod. Jā, jo ir cilvēkiem dzīvēs situācijas, un katrs mēs esam kaut kādā savā tādā līmenī nonākuši, kurā mums ir kā tas standarta dzīves, kā es teiktu, vibrāciju līmenis ir, kurā mēs dzīvojam savā ikdienā. Ir, protams, dienas, kad ir sliktāk, ir dienas, kad ir labāk, mēs jūtamies un tā tālāk. To, protams, kā es iepriekš minēju, ietekmē mūs tas informatīvi, emocionālais fons, caur kuriem mēs visu laiku ejam dzīvē cauri. Bet, piemēram, to, ko arī Dāvis minēja, kad bija kaut kāds periods, ka viņam vienkārši piegriezās mani klausīties tikai tāpēc, ka tas esmu es, kāpēc tikai mani viņš klausās vai kaut ko. Nav jau problēma, ir jāklausās jebkuru, kas tev ļauj nostāties stabili mentālā pozīcijā, lai tu sāc pārvaldīt savu dzīvi. Ja? Vai tas esmu es, vai kāds cits tur cilvēks, kas ļauj tev regulāri kā es saku, stabilizēt tavu prāta un saprāta funkciju, jo ja mums prāts un saprāts paliek nestabils, tad mēs sākam šķobīties un mūsu emocionālais fons sāk brukt kopā, un tas ir visiem cilvēkiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Tieši tāpēc sievietēm ir vajadzīgas stabilas, drošas, konstantas vides, tur, mājasaimniecība, tur ģimene, vīrs un vispārējais, tad viņi jutīsies emocionāli pilnvērtīgi, normāli. Ja? Un vīrietim ir vajadzīgs skaidrs tas mērķis, par ko mēs arī vīriešu apļos runājam, ja? Skaidri jāzina vektors, virziens, pa kuru es eju, uz kurien es dodos, ko man vajag un tā tālāk. Un šodien, diemžēl, lielākajai daļai sabiedrības tas nav skaidrs, jo to no mazotnes mums nav ieaudzinājuši, tā kā arī Jēkabs te minēja, ja? Kad mums nav iedotas tās konstantas un bieži vien vēl pretēji mums ir traumas iedotas bērnībā. Ja? Un tad šis te traumu un vektora trūkumu apkopojums arī definē to, kādā emocionālā stāvoklī mēs pa dzīvi atradīsimies, ja mums nebūs papildus kaut kāds stimulators informatīvais, kas mums ļauj virzīties sev vēlamā virzienā, nevis atrasties tur, kur mēs esam, tādā pašplūsmā. Un tā ir tā situācija arī aprakstot varbūt nevienu konkrētu, bet dažādu cilvēku pieredzi, manu pieredzi ar dažādiem cilvēkiem, es varu secināt to, ka cilvēki tanī brīdī, kad es ar kādu vai ar kādiem komunicēju, viņiem parādās kā entuziasms, iedvesma un kaut kāds tā kā stimuls kustēties, kaut ko darīt un būt
aktīviem un optimizēt savus resursus, savus potenciālus. Tanī brīdī, ka paiet kaut kāds laiks un cilvēks nav saskāries, es neteikšu varbūt ar mani, bet ar jebkādu veidu informāciju, kas viņam ļauj sevi optimizēt, tā kā ved kā minimums, varbūt ne tieši, bet kaut kā netieši ved viņu pašu pa savu dzīves ceļu un liek viņam pašam kaut kur piespiesties, kaut kur saņemties, kaut kur aizdomāties, kaut kur kaut ko pārkārtot savā dzīvē. Ja? Tanī brīdī, ja viņam iztrūks šis te veselīgais informatīvais fons, viņš sāk krist uz leju. Tā mēs par vibrācijām runājam kaut kādā. Ja vibrācijas sāk pazemināties tajā brīdī, jo pazūd mērķis, tā kā mums nav mērķis, tad mums nav mērķtiecība. Mērķtiecība ir diezgan augsts frekvenču apkopojums, ja, un tad mēs vienkārši sākam apmaldīties savā dzīvē un nesaprotam lietām jēgu, nesaprotam jēgu savai rīcībai, nesaprotam, kāpēc kaut ko vajag darīt un tā tālāk. Un tas ir tas moments, ja, ko es arī sapratu, ka tātad ir vajadzīgs kāds, kurš pats varbūt virzās uz kaut kādu konkrētu mērķtiecīgu virzienu, ja, kas iedod konstanti vēl kādam citam, kurš arī gribētu virzīties, bet viņam šobrīd vēl ir tie iekšējie bloki vai tie, tā kā Jākaps minēja, tās traumas bērnības un pārdzīvojumi, kas viņu velk visu laiku atpakaļ. Ja? Neapzināti vēl kaut ko, viņš pats to nepamana, bet pēc kāda laika viņš pamana, bļāns, man pirms 2 nedēļām bija tik labi, kāpēc man tagad ir tik sūdīgi, ja? Un tā visu laiku mētāšanās uz priekšu, atpakaļ. Un te parādās tas moments, priekš kam tas Patreons ir vajadzīgs, vai priekš kam ir vajadzīga komunikācija ar kādu cilvēku, ar ko tu vari atrast, kas tev palīdz stabilizēt tev prātu un saprātu kaut kādā brīdī. Pēc būtības tas ir tikai stabilizēšanas mehānisms. Neviens jau nevelk tevi, nestiep tevi uz kaut kādu tur virzienu vai vēl kaut ko, vienkārši tu aprunājies, un tu, kad sāc likt pats savā galvā kopā lietas, tev viss sāk palikt skaidrs, bet, lai tu varētu salikt kopā, tev ir vajadzīgs kāds, kas palīdz salikt, jo, piemēram, es neteikšu, ka man viss ir salikts galvā kopā, bet tās lietas, kas man šobrīd ir aktuāls, un es saprotu un apzinos, kā man viņas jārisina, kas ar viņām jādara. Un savā veidā es varu palīdzēt arī kādam citam to izdarīt. Ja, ja man ir kaut kādas pamatnostādnes saliktas kopā, tad man nav problēma ar to palīdzēt arī kādam citam cilvēkam. Te ir sanākts līdzīgi ir arī, ka mēs skatāmies vecāku un bērnu, ja bērns kaut ko mēģina tur salikt, viņam nesnāk, viņš sāk niķoties, viss aizmet projām, vairs negrib neko darīt. Bet ja viņam pienāk kāds tur, vecāks tur brālis vai vēl kaut kas, klāt, pasaka, klausies, kur var šito, var te salikt un te palīdzēsim tev šitā, un tad viņš tad paliek interesanti, un viņam parādas iedvesma, entuziasms tālāk virzīties, kaut ko darīt, jo savādāk viņam liekas, ka viņš ir viens pats, viņš ir pamests, viņam nav nekāda iekšējā stabilitāte, viņam nav skaidrība, un ja viņam nav vēl tā skaidrība un tas virziens saprotams, tad viņam vienkārši visam pazūd jēga dzīvē, un šādu cilvēku ir diezgan daudz. Viena liela daļa cilvēku aizvieto savu mērķi un jēgu ar kaut kādu naudas pelnīšanu, ar dzīvošanu ģimenes vajadzībām un interesēm, ar vēl kaut kādiem tur motīviem, mēģina sevi motivēt kaut ko darīt, lai nesabruktu līdz galam. Bet priekš manis svarīgi ir tas, ka visām lietām, ar ko nodarbojas, ir jābūt kaut kādai jēgai un piepildījumam, kam ne tikai priekš manis vienpersonīgi, bet globāli. Tātad kāds labums no tā, ka es kaut ko daru, vai priekš kam es kaut ko cenšos un tā tālāk. Jo ja mums pazūd šis te moments, mums pazūd arī motivācija dzīvē. Un tad, ja mums nav tā motivācija, tad mēs ļoti viegli noslīdam uz zemākām vibrācijām. Lūk, tā ir mana pieredze, ko es redzu, ne ar vienu, ne ar diviem, ne ar trim, bet ar vairāk cilvēkiem, ar ko es esmu komunicējis, par to, ka tiešām šī komunikācija savstarpējā, viņa dod šo stimulu un nenokrist atkal zemākās frekvencēs, zemākās vibrācijās. Un par cik, protams, es nevaru komunicēt ar visiem cilvēkiem vienlaicīgi, tāpēc arī šī Patreon platforma ir kā vide, kur cilvēki var, tā kā neatkarīgi no kaut kā, ja viņam ir jautājums, kāpēc sākumā arī minēja, tad lielākā daļa jautājumu, ko arī Jēkabs apstiprināja, visiem ir viena un tie paši jautājumi, viens tās pašas problēmas, kas izsit no sliedēm un liek kaut kur nokrist un pagurt un sabēdāties un, iekrist depresijās, apātijās un vēl kaut kur iekšā. Ja? Tā kā pēc būtības tas viss ir izcināms tikai tad, kad tev ir kaut kāda konstanti, uz ko paļauties, pēc kā tu vari vadīties tālāk dzīvē. Es ne no viena to neslēpu, ka tas viss bāzējas tieši dabas procesu un dabas mehānismu izpratnē. Jo tas ir vienīgais, kas
pēc būtības ir patiesa šī te mūsu materiālās realitātes pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Nekas, viss pārējais, varbūt filozofijas, varbūt kaut kādas tur dogmas, teorijas, vēl kaut kas, kur var 101 tēmu cilāt un mainīt un pārdomāt un pārprojicēt savā dzīvē, bet tas, kas dabā mums ir ielikts, ko mēs redzam pēc saviem dabīgajiem ķermeņiem, pēc vides, kurā mēs dzīvojam un atbilstoši mācoties uzvesties tai vidē, kurā mēs atrodamies, un savā ķermenī, kurā mēs atrodamies. Tad tas mums ļauj šīs te konstantas, dabīgās konstantas nostiprināt savā dzīvē un sekot viņam. Bet problēma ir tā, ka ne visi vienmēr spēj aptvert šo te dabas piedāvāto skaidrojumu, kā tas viss notiek dabā, un tur ir atkal savi iemesli, tas ir par to saprāta funkcijām un visām pārējām lietām. Tam ir savi iemesli, un tāpēc mēs esam viens otram kaut kādā mērā kā atbalsts, ja kāds kaut ko, piemēram, Jēkabs kaut ko labāk saprot, viņš var ar Arvi komunicējot, var Arvim bišķiņu tur piepalīdzēt. Savukārt, ja Arvis kaut kādā tēmā labāk saprot, viņš var tur Mārtiņam vai Jēkabam vai Kristīnai vai vēl kādam kaut ko paskaidrot. Ja? Un tas ir tāds, pat nepaskaidrot, bet ar komunikāciju likt noprast kaut kādas lietas. Ja? Un te nav obligāti jābūt kaut kādam supermega skolotājiem, lai tu visu kaut ko tur varētu pastāstīt. Te neiet runa par tavu status, te iet runa par tavu sapratni, tavu saprātu, ja? Ar kura palīdzību tu spēj palīdzēt kādam citam vēl. Ja? Jo agri vai vēl arī tev ir tā palīdzība vajadzīga un mums visiem viņu vajadzīga. Un, ja mēs viņu nesaņemam, tad gala rezultātā mēs sākam, mūsu dzīves kvalitāte sāk pasliktināties. Ja, tādā. Tas arī ir ietverts nosaukumā dzīves pārmaiņu atbalsts. Jā. Tas ir atbalsts. Šajā gadījumā tu sniedz informāciju. Tie, kas klausās, saņem to atbalstu tādā tā kā vibrāciju formā, principā, kas saka, kā mēs satiekamies kaut kādā brīdī, kad mēs miedarbojamies, mēs tā kā viens otru izlīdzsvarojam kaut kādā mērā. Tas ir tas. Tā ir tā lieta. Klausīšanās process arī to funkciju veids. Jā, jo tu domā līdzi, kad tu klausies. Ja tu klausies un nedomā, tad ir savādāk, tad nav jēgas klausīties. Tad tur pieskāries par to dabas likumiem un vispārējo. Un bija tāds iepriekš termins dzirdēts, ka jāklausās pareiza informācija. Tu saki pareiza informācija. Vajag sevi papildināt ar pareizu informāciju, teiksim tā. Tas īsti nav skaidrs tā vienkārši, jo kas tev liek domāt, ka tava informācija ir pareizāka par manu informāciju vai par kādu citu informāciju, un tā cilvēki jau arī domās. To dzirdot, to varbūt var izstāstīt, kas tad ir tā pareizā informācija, kā viņa ir tik definēta. Es par to jau arī saņēmu kaut kādu neaizrādījumu, bet man tā kā prasa, kāpēc tu saki, ka tava informācija ir pareiza, jo rekur vēl 150 citi guru stāsta, ka viņu informācija ir pareiza. Ja? Līdz tam es pat nebiju aizdomājies, kāpēc es viņu saucu par pareizu, bet es vienkārši zinu, ka tas tā ir. Tas nav tā, ka es esmu izdomājis un tā vajadzētu būt. Bet, ja man prasa, kāpēc es viņu saucu par pareizu, pēc būtības, laikam pareizāk būtu dabīga informācija. To, ko es jau tikko minēju, ja? Tad kā daba ir iekārtojusi šeit visus procesus, tā skaitā mūsu apziņas procesu, mūsu psihisā procesu, kas ar mūsu emocionāliem stāvokļiem notiek. Ja? Tas viss ir dabā paredzēti mehānismi, un ja mēs viņus apzināmies un saprotam, tad viss ir skaidrs, un tur nevajag lasīt daudz gudru grāmatu, ir nepieciešams iegūt kaut kādu sapratni par to priekš kam un kas notiek šī te realitātē. Ja? Tad, tad, kad tu to vienreiz esi ieraudzījis un saprats, to aizmirst nevar. Ja? Un tas ir tā kā tev jebkurā dzīves situācijā, tu skaidri apzinies un saproti, kas ir pareizi. Vai kas ir dabīgi, teiksim tā, jo cilvēkiem varbūt nepatīk vārds pareizi, ja? Jo pareizi uzreiz uzliek tādu kā pienākumu sekot pareizi. Un tad, kad tu dzirdi, kas ir pareizi, tad tu saproti, bet tad es esmu nepareizs un es daru nepareizi. Ja? Nē, tu neesi nepareizs, tu rīkojies pretdabiski. Ja? Teiksim, priekš tevis tas ir pareizi būt pretdabiskam varbūt, bet jārēķinās ar to, ka tava pretdabiskā rīcība tev novedīs pie pretdabiskām sekām vai dabiskām sekām, kuras tev pašam nepatiks. Lūk, un tas ir tik vienkārši. Ja? Tad, ja mēs darām kaut ko pretdabisku, tad jārēķinās ar to, ka mēs paši savu apziņā atsvešinam no dabas mehānismiem un rezultātā nonākam pie rezultātiem, kas nav patīkami, jo pati daba mums ir iekārtojas tā, lai
ne tikai man ir labi, ja, bet arī visiem apkārt cilvēkiem ir labi, ja mēs dabiski rīkojamies, ja mēs vadāmies pēc dabas algoritmiem, pēc dzimtas algoritmiem, jo dzimta arī ir sastāvdaļa, precīzāk, daba ir sastāvdaļa no dzimtas, ja, un dabas algoritmi mums parāda to, kā pareizi ir dzimtā uzvesties, ģimenē, kā attiecībās, kā pašam ar sevi pareizi, teiksim, dzīvot un rīkoties un uzvesties. Jā, jo tas viss ir dabīgi priekš manis. Ja? Tad, ja man prasa, kas ir pareizi ir tas, kas ir dabīgi. Tad, ja tikai te ir svarīgs moments, ne visiem pietiek saprāta aptvert, kas ir dabīgi. Jo viņš ierauga, piemēram, kad daudz saka, bet kur bišu stropā galvenā ir bišu mātīte. Nu, tad saka, bet tu jau neesi bite, ja? Tev cits ķermenis, tev ir cita apziņas iekārta un vispārējais. Ja? Un ir pat tādi, kas stāsta, ja? Kad redz, kad īsts vīrietis, piemēram, viņam ir jābūt lauvai, ja? Lauva, kas par visiem tur cīnās un tur visu sagādājot mājās un tā tālāk. Un pat cilvēki nezina, kā dabā ir iekārtots. Lauva vispār ne par ko necīnās. Viņš neko nesagādāja. Viņš lielāko laika daļu guļ, ēd to, par ko cīnās lauvenes, ko sanas mājās lauvenes un tā tālāk. Līdz ar to tur arī nav pareizi, nav cilvēcīgas attiecības. Ļevi lauva, kreisais variants, arī ir. Tur sanāk tā, ka cilvēki, es vienkārši skatījos kaut kādu tur video, ja, kur viena sieviete ar putām uz lūpām stāstīja, ka īsts vīrietis ir kā lauva, kurš tur cīnās, nes medījumu mājās, un tāda neviens lauva nekad nemedī. Viņi to pat nav uzzinājis, ka dabā nav iekārtojis, ka lauva medītu. Ja. Lauva sagaida medījumu, ko atnesīs lauvenes mājās. Lauvenes audzina bērnu. Vienīgais, ko lauva dara, viņš apsēklo daudz lauvenes, un otra lieta, ko viņš dara, viņš guļ pārsvarā, un tikai tad, ja parādās cits lauvas tēviņš tur viņa teritorijā, tikai tad viņš iet cīnīties. Tad vienīgā funkcija, kur lauva saskarās ar ārpasauli, tas ir ar citu tēviņu, cīnoties par teritoriju vai par būšanu par galveno tajā lauvas, kā lai saka, tajā teritorijā un ģimenē un visā pārējā iekārtā. Lūk, tāpēc te parādās tas, ko es saku, ne visi cilvēki par dabu saprot, ja, un tāpēc viņi nesaprot īsti, par ko viņi līdz galam runā, tā ka viņi stāsta, ka viņi redz, ka dabā ir tā, nevis sādāk. Te neiet runa par to, ko mēs redzam, ko tur bite vai zaķis vai kaķis vai suns dara, ja, dabā, bet te iet runa par dabas algoritmiem, ko mums nodefinē tas, ko mēs saucam par dabas pirmelementiem. Un tā jau ir tāda bišķi dziļāka zināšana, un ar šīs zināšanas palīdzību tad mēs arī varam saprast, kas ir dabīgi, veselīgi cilvēka apziņai, jo cilvēka apziņu strukturē šie 4 dabas pirmelementi. Tikai mēs to varam saprast, ka mēs saprotam pirmām kārtām tos pašus pirmelementus, un otrām kārtām, ka mēs saprotam, kā ir cilvēka apziņas struktūra uzbūvēta. Un tad tas viss paliek dabīgi. Un tad tu saproti, kā dabīgi ir būt vīrietim, kā sievietei, kādām attiecībām, kādam psihes stāvoklim jābūt dabīgi vīrietim, kādam jābūt ir sievietei psihes stāvoklim. Un tikai pie tā nosacījuma mēs varam runāt par dabīgu vai par pareizu cilvēka dzīves veidu vai dzīves formātu un saprast, kura informācija tad ir pareiza tam cilvēkam un kura nav pareiza. Ja? Tā kaut kā īsumā ieskicēt par to dabīgo un pareizo informāciju. Tad mums jāmaina ir no pareiza uz dabas procesos balstīta informācija, jāklausās ir visiem, vai būtu sinhroni ar to. Aprakstā rakstīts, ka ir informācija balstīta uz dabas likumiem un visuma likumiem arī. Tas ir visuma likumi, tas ir tā kā, kas tas ir. Visuma likumi, te ir pārsvarā, tas ir atkal, ja mēs skatāmies to, tad tas ir viss, kas saistīts ar hierarhisko struktūru, uzbūvi un cikliskajiem procesiem. Ja. Tur ir diezgan daudz visuma likumu, ja tā pavisam primitīvi, viņus varētu pat nosaukt par tādiem hermētismu likumiem. Ja, kur, ja kāds ir dzirdējis, tad tur ir. Bet arī tos pieminot cilvēki nevienmēr līdz galam saprot, ko viņi nozīmē. Jo hermētisma likumi pašā pamatā tas ir hierarhijas likumi. Ne visi to saprot, ka tur iet runa par hierarhiju, bet tur iet runa par apziņas attīstības hierarhiju. Ja, tajos hermētisma likumos. Un, tā es baigi detalizēt neiešu, jo tas ir priekš tā ir kurss paredzēts vesels, ja, kas ir pēc mentālā līmeņa apgūšanas. Tad tas ir kā viens no fakultatīvajiem apmācību kursiem cilvēka apziņas skolā. Tā ir ļoti tāda padziļināta un plaša tēma. Līdz tam ir jāizaug cilvēkam, lai viņš spētu apzināties visuma likumu jēgu un būtību mūsu pasaulē. Tāpēc
pats primārākais, kas cilvēkam būtu jāievēro, tie būtu tie dabas likumi. Bet cilvēka apziņa paredz to, ka mūsu struktūrē, mūsu dzīvības, kā lai saka, formu un mūsu dzīvības jēgu un piepildījumu struktūrē divi elementi, kas ir daba un kas ir visums. Ja? Tā kā visums šī gadījumā, dievišķie likumi, to varētu teikt tā, jo daba un dievs, tas ir daudziem liekas, ka viens un tas pats, bet tie pēc būtības ir sava veida pretpoli, kas viens otru papildi un kas viens bez otra nevar eksistēt. Ja? Nu, tas ir tā kā sieviete un vīrietis, ja? Kas ir nepieciešama, lai radītu kaut ko šai pasaulē. Tieši tāpat tā ir dievišķā ideja un dabiskā matērija, ja? Kas ir nepieciešams, lai realizētos kaut kas šī pasaulē. Okay, nekas sarežģīts. Viss, kā viens no hermētisma likumiem, ir viss lielais ir mazajā, viss ir līdzībās saskatāms. Un tie ir tie dabīgi, spēja dabā ieraudzīt visas līdzības ar savu dzīvi, ar savu apziņu, ar savu uzvedības modeļiem, ar visu pārējo. Jā, nu, īsumā tādā veidā var pavadīt. Arī garāk nevajadzēja, jā, šitādā īsumā varam palikt. Tad nolaižamies no visam likumiem atpakaļ. Tepat tās, kas mums notiek blakus, gribēju parunāt un izcelt par to, kāda ir tā situācija šobrīd sabiedrībā cilvēcē, jo lielākā daļa mēs neapjēdzam, cik šī situācija ir graujoša. Nu, protams, visam ir sava vieta, jā, bet iznīcības sejoša, nu, tur ir tāda tēma, ka mēs pēc tāda noklusējuma jau šobrīd atnākam uz šejieni iestatīti uz pašiznīcināšanos. Un tas nav tā viegli teikts, bet tas ir diezgan precīzi teikts. Nu, cik es esmu pēdējos gados iepazinis sevi arī un vispār visu kas notiekās. Cits arī. Un ka viss ir vērsts reāli. Gan tā kultūra, mainstream informācija, kā mēs saucam, ģimenes tradīcijas, kuras vēl palikušas, viņas arī tāda bieži vien ir uz iznīcību vērstas. Šis ir tāds tā kā piedāvājums, pretstats tam iznīcības virzienam. Tas, ko mēs šeit arī piedāvājam kaut kādā ziņā, tas izklausās ļoti tā bravūrīgi, bet pēc savas pieredzes es redzu, jā, ka ir viens virziens un ir otrs virziens. Un tas otrs virziens principā ir kā minimums uz priekšu kaut kur kustēties. Un vēl labāk, ja tu zini, kur tu kusties, vai ir kāds, kurš iedod tos pašus dabas likumus, pastāsta par tiem dabas likumiem, visuma likumiem kaut kādā tādā saprotamā veidā, ka es pats varu sākt likt sev galvā to visu kopā, formēt to saprātu saucamo. Ja? Un tas attiecīgi ir pilnīgs tāds tā kā pretstats, jā, nu, ka ja pierasts ir sēdēt tajā purvā, pat ja nesēdēt purvā, bet arī kaut kāda destruktīva rīcība ir vērsta uz iznīcību, nu, arī aktīva rīcība. Varbūt pasivitāte, pārāk liela aktivitāte, censties savu labumu iegūt, citiem nodarīt pāri un tā tālāk. Un šeit ir tās zināšanas, kas to visu apvieno tādā vienā veselumā, to visu procesu. Gan labo, gan ļauno, bet ieraudzīt to savu vietu tajā visā, pakāpeniski izprast savu dzīvi kaut kā tā. Nu, un tāpēc tā klausīšanās viņa visu laiku palīdz tajā frekvencē noturēties un iet. Bet, kā tev, es te jau aizgāju. Nu, kā tu noraksturot, kas sabiedrībā notiek šobrīd? Nu, es teiktu tā, ka tikai šobrīd, bet jau gadu simtiem vai pat tūkstošiem mēs tiekam mērķtiecīgi vēsti tajā virzienā, kas mums ved uz mums nevēlamiem rezultātiem. Un tas viens no tiem nevēlamiem rezultātiem ir tieši tā kā tu minēji, pašlikvidācija. Ja? Mēs pēc būtības sākās jau viss no mazotnes ar to, ko arī iepriekš te minēja, tām bērnības traumām un visām citām lietām. Ja? Tā ir tā audzināšana. Ja? Bērnības trauma, tas ir audzināšanas formāts. Ja? Tas ir audzināšanas rezultāts, kādā veidā mūs audzina. Ja cilvēku audzina balstoties uz neizprastiem emocionāliem, psihi nelīdzsvarojošiem mehānismiem, ja? Tad, jebkurā gadījumā, viņš dzīvē būs neefektīvs, tas cilvēks. Viņš nevarēs efektīvi padarīt kaut kādas lietas. Ja arī viņš būs efektīvs, tad viņam tā efektivitāte būs balstīta uz kaut kādu lielu deficītu vai trūkumu dzīvē. Ja, tā kā tas nozīmē, ka viņš būs super mega ģēnijs kaut kādā vienā nozarē, ja, bet viņam dēļ tā, ka viņš būs tajā nozarē super ģēnijs, viņam visa pārējā dzīve būs pilnībā izmetama miskastē. Viņš būs tur, ne viņš par sevi rūpēsies, ne viņam attiecības, ne viņam ģimene, ne bērni, nekas viņam tur nenotiks. Ja. Nebūs tas pilnvērtīgi, nebūs tas veselums viņa dzīvē. Ja. Viņš būs varbūt tur super bagāts cilvēks, jā, bet viss pārējais viņam dzīvē būs slikti. Jā. Viņš tur būs, alkoholu lietos, tur būs neveselīgs.
nemācies attiecībās iet ar sievieti, ja, vai nemācies par bērniem tur parūpēties, nemācies viņus audzināt, ja, un tā tālāk. Un bieži vien tas noved vēl pie sliktākām sekām tāda, kā lai saka, pēdiņās efektivitāte, nekā ja viņam nebūtu šis te, teiksim, lielā tieksme pēc bagātības, pēc biznesiem, pēc karjeras, pēc vēl kaut kā, kas kuram tur ir. Ja? Šodien maldīgi daudz cilvēku uzskata, ka ja tu esi tur sociālajā vidē kaut kāds ļoti augsta līmeņa, augsta ranga indivīds, ja? Tad tu esi veiksmīgs, tu visu dzīvē izdarījis pareizi. Visticamāk ir tieši, bet pretēji. Ja? Tātad, ja tu esi ļoti augsta ranga kaut kāds indivīds, tad visticamāk, tev dzīvē ir daudz problēmu, ar kurām tu neesi ticis. Es nesaku par visiem, noteikti ir arī kādi, kas ir sasnieguši augstas virsotnes daudzās dzīves jomās un, kā lai saka, neklibo pārējās dzīves jomas viņam arī, ja? Bet lielākoties, diemžēl, tas ir, to, ko es pats esmu redzējis, kaut kur saskāries, ja? Kaut kādos sociālos mēdījos, vēl kaut kur runā par tādiem indivīdiem, ja, tad es saprotu, ka tur ir daudz problēmu, kā minimums. Lūk, tātad, ja mēs tā atgriežamies atpakaļ pie tā, ar ko sākām, ja, tad tas ir tas temats, kas sabiedrībā notiek šobrīd pašlikvidācija. Un tā pašlikvidācija ir iespējama tikai tad, kad mēs nesaprotam dabas algoritmus, dabas mehānismus. Jo tad, kad cilvēks saprot, kas dabā un kā darbojās, mēs vienkārši neesam spējīgi paši sevi iznīcināt. Jā, mēs varam varbūt kaut kādu, teiksim, tāda amplitūda bišķiņ pa labi, pa kreisi, ja, kad nedaudz sev kaut kādu kaitējumu izdaram, bet mūsu galvenais dzīves vektors vienmēr ies tajā virzienā, lai mēs dzīvotu saskaņā ar šiem dabas mehānismiem, dabas principiem. Ja, jo ja mums nav šī te izpratne par to dabas visiem procesiem, mēs nemaz nevaram nolikt to vektoru vajadzīgajā virzienā. Un tur ir tā galvenā problēma sabiedrībai, ka viņi nesaprot to, kāpēc ir jādara tā, kā, piemēram, tur Rolands pasaka, vai varbūt kāds cits, kas arī stāsta līdzīgas tēmas, kā es stāstu. Ja? Jo tak ir vēl 10 citas, kas saka pilnīgi kaut ko citu, ka jādara savādāk. Bet problēma jau ir tajā, ka šodien, es teiktu, 80-90% sabiedrības viņiem nav saprāts, lai viņi saprastu. Un tāpēc viņi nesaprot, kā es teicu. Ja? Jo, lai saprastu, tev ir jābūt jau diezgan spēcīgai loģikai. Un šodien, dēļ šīm te visām influenceru, blogeru un, mēdīju, mārketinga visiem instrumentiem, ja, kas ir šodien kurš iemācās kaut kādu mārketinga triku, ja, kā dabūt vairāk sev sekotājus vai vēl kaut ko, viņš bārstās ar kaut kādām idejām, un cilvēku masa, viņi skatās, ja viņam ir tik daudz sekotāju, tātad viņš runā pareizas lietas. Bet neviens neaizdomājas, ka tieši vairums ir nekompetenti jautājumos. Ir tikai daži indivīdi, kas spēj saprast, kas ir patiesībā pareizi un kas ir veselīgi. Ja, tā saucās tā dievišķā hierarhijā. Mums hierarhija uz leju ir uztaisīta. Tātad, ja ir vairums, tātad viņiem ir taisnība. Patiesībā tikai vienam ir taisnība. Visiem pārējiem ir netaisnība. Visi pārējie ir nepareizi, ja pretdabiski dzīvo, kā mēs runājam. Vienam ir lielāka taisnība nekā citiem. Jā, viens būs, kam būs visvairāk taisnības. Tā, ja būs vairāk līdzīgi domājuši, tiem jau būs mazāk taisnības. Un vēl vairāk līdzīgi domājuši, tiem būs vēl mazāk taisnības. Un ja tā ir masa kopējā, tad viņi dzīvo vienkārši melos un ilūzijā. Ja? Un tāpēc būtu tā pareizā hierarhija, ka visiem tomēr ir jāseko tam vienam, kurš varbūt nav tik populārs, jo vienkārši, kāpēc viņš nav populārs, jo vairums viņi nesaprot, kā dabūt masu aiz sevis runāt par lietām, kuras visi saprot. Mēs zinām, ka politikā kaut kas ir slikti, un tad sākšu runāt par to, ka politikā ir slikti, un man uzreiz būs tur 1000 sekotāji. Man nevajag neko domāt, vienkārši atkārtot to, ko ziņās raksta, atkārtot to, ko panorāmā stāst, un tā tālāk, un tev būs uzreiz milzīga masa ar sekotājiem, kas tev piekritīs, jā, tu taisnību saki, tā tas ir, jo es ar to redzēju televizorā. Televizors nemelo, ja tu saki to pašu, ko televizors teica, tā tad tev ir taisnība. Vai atkal otrā, tad, ja tu to teici, kaut kāds blogers vai influencers to uzrakstīja, un pēc tam tu dzirdi kaut kādā citā vietā, es to dzirdu jau no 10 dažādām vietām, tā tad tā ir taisnība. Ja? Te ir tieši tas apgrieztais pulciens, tas ir tas sātanisms saucamais, ja? vai kā lai saka, degradācijas virziens, ja mēs varam saprast, ja? Kad masa, viņa domājot, ka viņa kaut kur ved un stūrē, pēc būtības viņa tiek izmantot kā resurs.
tikai aiz tā, ka viņi neseko kādam, kas varētu zināt, kur ir jādodas. Es neaicinu sekot sev vēl kaut kur, lai gan es aicinu tajā pašā laikā, bet vienkārši izvērtēt pašiem kritiski savu domāšanas un spriest spēju. Ja, cik mēs esam paši saprotoši, ko mēs izvēlamies patērēt savā dzīvē, jo visbūtiskākais patēriņš mūsu dzīvē, kas ietekmēs reāli mūsu dzīvi, nākotni, mūsu bērnu nākotni, mūsu dzīves iznākumu, ir informatīvais patēriņš, tas, ko mēs patērējam informatīvajā vidē. Un, ja tā pavisam vēl precīzāk pateikt, tad mēs jau neko citu nepatērējam, kā tikai informāciju. Ūdens arī ir informācija, ēdiens ir informācija, ko mēs patērējam. Gaiss, ko elpojam, ir tīra informācija. Ja? Tur tā informatīvā vide, tas ir tās komponentes, kas ir ēterā. Ja? Ēters, mēs zinām, tur ir frekvences, viļņi dažādi, tur radio ēters. Kaut kādi tur mistiskie ēteri, ja, par ko tur runā, ja, bet tas mistiskais ēters tieši tāpat viņš ir piesātināts ar informatīvajām komponentēm visu laiku. Kad kādā vidē tu gaisu elpo, tu burtiski ar to gaisu sāc transformēties pēc šīs te vides vajadzībām. Ja, tad, ja tu izēji dabā, pelposi dabīgi, tīri gaisu, tev apziņa un tavu iekšējie procesi sāks pārkārtoties uz to vidi. Ja tu elposi piesmakušu gaisu, ja, tur telpās, kur ir daudz visādu tur cilvēku vai varbūt neveselīgs izplūdes gāzes vai vēl kaut kas, arī tā iekšējā pasaule transformēsies tajā virzienā. Tik vienkārši tas viss ir, ja? Tad mācamies patērēt pareizu, dabīgu un veselīgu informāciju. Ja, un sabiedrība, ja, kā mēs runājam, diemžēl ir radusi vai izaudzināta patērēt mainstreamu vai plaši pieejamu informāciju, kas vairo tomēr to degradējošo virzienu dzīvē par sabiedrību šodien. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, kādu mēs to saturu saucamo, jo tas ir saturs. Reāli tas saturs veido to, no kā mēs saturamies, sastāvam arī kaut kādā mērā. Jā, tas ir tā kā varbūt satura veidotājs, un satura veidotājiem ir ļoti liela atbildība, vai ne kaut kādā ziņā. Jebkuram ir atbildība, bet vislielākā atbildība ir satura patērētājiem. Pēc būtības, jo tu esi atbildīgs par to, kā tu savu dzīvi formēsi. Tāpēc jau ir tā izvēles iespēja. Tu vari sekot vienam saturam, otram, trešam, ceturtajam, izvēlēties, ko tu gribi patērēt. No kā tu būvēsi savu apziņu, savu saprātu un vispārējo, ja? Vai vispār būvēsi, ja? Jo ir saturs, kas pašos pamatos neļauj tev izveidot savu saprātu. Ja? Piemēram, ir kaut kāda informācija, kas tev liek balstīt savus uzskatus uz autoritāti. Ja? Tad, ja tev ir autoritāte kāda, ja? Viņš ir baltā halātā, vai ja Rolands saka, ja Rolands teica, tad viss jātic uzreiz. Nē, tā nevar ticēt. Tev jāsaliek, jāizliež caur savu prātu, caur savu domāšanu, jāieslēdz saprāts, un tad tas jāsaliek kopā, un tad jāsaprot, vai tiešām tas, ko viņš tur saka, ir ok vai nav. Bet problēma jau ir tā, ka šodien cilvēkiem saprāts nedarbojas. Un tāpēc viņi pat nav spējīgi to izlaist caur, tāpēc kam viņi tic? Viņi tic tam, kas ir atkal plaši pieņemts. Tad, ja cilvēks baltā halātā ar certifikātu to pateica, tad tam ir jātic. Jo es jau nezinu, vai tā ir, vai tā nav. Es nemāku domāt, man saprāta nav, es nevaru izanalizēt. Es labāk ticēšu, visi saitas iet pa labi, es arī iešu pa labi, jo ja visi iet, tad tur ir droši. Jo visi jau neies tur, kur ir nedroši, vai ne? Visi ies tur, kur vajag iet, jā. Tas ir, tāds nesaprātīga individu domāšanas formāts cilvēkam, kuram nav saprāts noformējies, jā, kurš ir vienkārši vēl atkarībā no tā, kur viņu kāds aizvedīs, ko viņam liks darīt kāds. Un viņš pildīs to. Tas ir tas rezultāts mūsdienu sabiedrībā, līdz kam mēs esam novest, tā ir tāda totāla verga vai zīdaiņa apziņas stāvoklis. Kā es iepriekš minēju, ja cilvēki, kas ir izauguši 40, 50, 60, 70 gadi un vēl vairāk, varbūt kādam ir, ja viņa apziņas attīstības līmenis labi iesniedzās līdz pubertātes vecuma attīstībai. Ja? Tad nav saprāta, nav atbildības, ir ilūzija par to, ka man ir atbildība, jo es eju uz darbu, es katru dienu nesu naudu mājās, tur, pārtiku no veikala var atnest un sēžu pēc tam, pie televizoru, brīvdienās braucu izklaidēties ar draugiem aliņu, iedzert vēl kaut ko tādu. Es esmu atbildīgs cilvēks, jo arī, ko es varu, man iedevot vadītāju tiesības, es drīkst nopirkt alkoholu un cigaretes veikalā, tad es jau esmu atbildīgs par savu dzīvi.
Ja, daudzi tā domā, tā ir tā ilūzija par atbildību iedot, ko tev iedod valsts likuma došana, tāda sasniedzot 18 gadus, tu esi jau 100% atbildīgs par visu, kas tālāk notiek ar tev dzīvē. Bet tu nevari atbildēt, jo tu nesaproti lietas, ar kurām tu nodarbojies. Bez šīs informācijas cilvēki nevar salikt kopā to visu. Un palasot, piemēram, kaut kādus Facebook komentārus, cilvēki, kas ir tajā zīdaiņa, bērnu apziņas līmenī, viņi uzskata, ka tu esi idiots, principā. Jā, protams, tāpēc, ka viņi nesaprot, kāpēc es to saku. Un, lai viņi saprastu, viņiem jāklausās šāda informācija, bet viņi to negrib saprast, jo viņi nesaprot, ka to var saprast. Viņi negrib viņu klausīties, tāpēc, ka tas, ko viņi dzird, viņiem liek justies slikti, jo viņi saprot, ka viņi iet nepareizi. Un tāpēc, ja viņam nav saprāts, lai viņš spētu izanalizēt un saprast, ka viņš iet nepareizi, viņš izvēlās vienkārši iet citā virzienā, tur, kur nav jāpiespiežās kaut ko sevī mainīt, jo tur ir vieglāk, tur ir ērtāk. Viņš aiziet tur padējot, padziedāt, tur uz nakts klubu iedzert aliņu ar draugiem, vēl kaut ko izdarīt. Nu, jo tur nekas nav jāpiespiež, tas ir pēc inerces normāli. Vidusmēra cilvēki visi tā dara, tas ir tas, ko es teicu, bet visi saites iet pa labi, es arī iešu, un nevar būt, kad iet uz nakts klubu ir kaitīgi un lietot tur alkoholu un dzīvot tur, jo visi taču tā dara, tas tā ir normāli. Un pēc tam, pēc kaut kāda gada, kad cilvēks nonāk pie kaut kādām sekām, tad, kad jau ir pie secinājumiem, tad, kad jau ir pa vēlu, kad viņš saskarās ar sekām savā dzīvē. Jā, ja tad, kad viņš saskarās ar sekām, viņš saprot, ka es kaut ko laikam ne tā izdarīju. Nē, vai no sākuma parasti cilvēks saka, vainīgi ir viņi visi, jo viņi man tās sekas uztaisīja. Bet tas moments, kad viņš pats skatās uz savu dzīvi un neredz, ka viņš pats ir aizvedis līdz tām sekām, ja, tos likumsakarības cēloņiem un sekām viņš nav izpratis, ja, savā dzīvē. Ja, tad viņam liekas, ka viss apkārt ir nepareizi, bet pēc tam, kad viņš jau 3. un 5. reizi dabū ar lāpstu papīri, viņš sāk domāt, nevar taču tā būt, es tā nevaru būt, kad visi cilvēki ir slikti apkārt ap mani, ka viņi man sit ar lāpstu papīri. Un tad viņš sāk varbūt aizdomāties, ka varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, bet uz to laiku jau ir pagājuši varbūt 5, 10, 15 vai 20 gadi, vai cik, kuram tur vēl. Ja, un viņš jau savu dzīvi nosacīt ir pakās. Un tāpēc man ir tāds, es nezinu, drīz par to varētu kaut mēmi ierakstīt vai kaut ko, kad reāli cilvēki pie manis uz cilvēku apziņas skolu atnāk vai līdz Patreonam nonāk tad, kad viss jau ir pilnībā sačakarēts gandrīz. Es nerunāju pa visiem, bet lielākā daļa. Nonāk tad, kad viņi visu ir pazaudējuši, sabojājuši un kad jau visam ir par vēlu, ja, kaut ko mainīt. Un bieži vien tas ir saistībā tieši ar attiecībām un ģimenēm, ja, un cik es reizes esmu saskāries ar to momentu, kad cilvēki izdara daudz nepareizus lēmumus dzīvē, visu kaut ko samaitā sabojā, un tad viņš atnāk pie manis un saka, klausies, man viss ir tik sūdīgi, ko es izdarīju nepareizi? Saku, tu visu izdarīji nepareizi. Tev vajadzēja pie manis atnākt, pirms tu šo lēmumu pieņēmi, pirms tu to izdarīji, vēl kaut ko. Tur vajadzēja noklausīties to lekciju, kas tev dotu savādāku redzējumu par tavu situāciju. Ja? Bet cilvēki nekad, lielākā daļa cilvēku, viņi neizvēlēsies sevi mainīt pirms darīt kaut ko. Viņi pa priekšu vainos labāk visus citus, izdarīs slikti sev un citiem. Un tā, ka būs jau tik slikti, ka vairs sliktāk nevar būt, vienmēr var būt vēl sliktāk, par to arī nevajag aizmirst, ja? Bet tā, ka būs jau tik slikti, ka nevar izturēt, ja? Tad viņš sāks domāt, varbūt problēma kaut kur manā dzīvē ir tomēr, nevis visā apkārtējā pasaulē. Un tas ir tas, diemžēl, saprāta trūkuma indikators. Un to mēs nevaram izmainīt šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka mūs nav audzinājuši normāli vecāki. Vecāki pie tā nav vainīgi, jo viņus arī nav audzinājuši normāli. Ja? Un jautājums ir tikai tajā, cik no mums, kas spēs apzināties šo dabīgo lietu kārtību, spēs paši savu dzīvi savilkt kopā un sakārtot līdz tam līmenim, lai mūsu pēcnācēji, lai mūsu bērni vairs vismaz netik traģiski degradētu, kā mēs to darījām. Ja? Jo šobrīd, ko es redzu, ka pēc manis, man tur pāri pa 40 gadi, ja es redzu nākamās paudzes, viņas vēl vairāk degradē nekā es degradēju. Es to pašu varu pateikt. Katra nākamā paudze, viņiem saprāts aizvien mazāk un mazāk paliek. Tā saprāta pat tur nav, bet vienkārši
potenciāls uz saprātu formēšanos paliek aizvien zemāks un zemāks. Priekš tam esat aicināti sākt domāt un analizēt lietas, un priekš tam ir dzīves pārmaiņu atbalsta platforma, un priekš tam ir arī cilvēka apziņas skola, ja grib jau strukturēt tajā visā iet dziļāk iekšā. Un atcerieties par nāvi, jo daudzi nomirst arī turpinot visu vainot tajā brīdī, nomirst tajā pozīcijā, kur neko nav izdarījuši. Tas vienmēr labi ir atcerēties. Jā, nāve ir tāds kā gala eksāmens, ko mēs zinām. Jā. Tas ir pēdējais eksāmens, kas mums bieži vien saliek visu pa plauktiņiem. Tā pēdējā sekunde ir tā sekunde, kurā viss tiek salikts pa plauktiņiem tavā dzīvē. Jā. Cenšaties dzīvot tā, lai tā pēdējā sekunde nav pati sāpīgākā jūsu mūžā. Teiksim, pati nepatīkamākā. Visos aspektos, jā. Visos aspektos. Facebook komentāros bija saruna, vai šis ir kārtējais biznesa projekts, kāpēc vērtīgas zināšanas maksā un kāpēc vispār tu stāsti šito? Tas ir tavam labumam vai varbūt kaut kas vairāk tajā visā ir? Kāpēc par zināšanām ir jāmaksā? Un tāpēc, ka zināšanas ir pats vērtīgākais vispār, kas šajā pasaulē ir pieejams. Un tas, ja maksāt par kaut ko, tad tas būtu tikai par zināšanām, ja jāizvēlās par ko maksāt. Viss pārējais, teiksim, kas materiālistiski nāk no dabas, to mēs varam pat bez maksas saņemt, jo mums tas, ja tu sevi definē kā cilvēks, tev bez maksas pienāks viss, kas šī dabas matērijā ir pieejams, jā? Protams, neatņemot otram cilvēkam un tā tālāk. Tad vienīgais, kas ir par maksu un kas nav pieejams, tas ir attīstība. Šī pasaulē attīstībā ir jāieguldās, attīstība prasa ieguldīt savu resursu, savu laiku, savu kaut kādus viedrus, asinis, vienalga kaut ko tev ir jāiegulda iekšā tajā, lai tev būtu izaugsme. Un zināšanas ir instruments, kas dod cilvēkam izaugsmes iespēju. Bez zināšanām cilvēks nevar augt, nevar attīstīties. Un tāpēc, ja prasa, kāpēc par zināšanām ir jāmaksā, tas liecina par to, ka cilvēks vai nu ir tādā ļoti zemā apziņas attīstības līmenī, kas nesaprot, par ko vispār šī pasaulē ir jāmaksā, par ko nav. Pirmā lieta, kas ir bez maksas šī pasaulē, tas ir ēdiens. Ēdienam būtu jābūt bez maksas, jo viņš aug dabā. Viss ēdiens, kas ir pieejams, viņam būtu jābūt bez maksas. Un tāpēc ir arī pat viena tradīcija, es pieļauju domu, ka vēl citas reliģijas, jā, kur ēdienu dala pa velti cilvēkiem. Jā. Kāpēc tas ir? Tāpēc, kad ir tas pamatu uzskats tajā vēdiskajā tradīcijā, kad visiem cilvēkiem pienākas paēst. Tā kā viņam ir jābūt paēdušam, viņam ir jābūt spējīgam nodrošināt savu izdzīvošanu. Tad jebkuram cilvēkam pienākas gan uzturs, gan jumts virs galvas. Tātad komforts, ne komforts, bet drošība, pamatdrošība, tātad uz izdzīvošanu vērst. Zināšanas, tas jau ir tava izvēle. Tātad, ja tu izvēlies palikt attīstīts, pilnveidots dzīvē, ja, tātad augt un attīstīties nevis palikt dzīvnieku apziņas līmenī vai dzīvnieku attīstības līmenī, tad par to ir jāmaksā, jāiegulda savs darbs, savs laiks, savi resursi kaut kādi. Un tas ir, kā es teicu iepriekš, tas ir pēc būtības vienīgais, par ko būtu jāmaksā šī pasaulē. Tāpēc, ja mēs tā runājam par ideālo pasauli, tad viss ir bez maksas, izņemot zināšanas. Viss ir bez maksas šī pasaulē, vajadzētu būt visam bez maksas, izņemot zināšanām. Čia vēl kādas zināšanas? Nē, zināšanas, kas tev ved uz attīstību. Kaut kāds blogeris tur izdod kaut kādas foršas. Tās jau nav zināšanas, tā ir informācija. Mēs runājam atšķirīgas lietas, jo viena lieta ir informācija, un viena lieta ir zināšana. Zināšana var būt arī, teiksim, tā ietērpta informācijā. Tas ir tas, ko es daru. Es zināšanas ietērpu informācijā. Informācija ir, piemēram, lekcijas, tur ir dzīves pārmaiņu atbalsta platforma. Ja? Es zināšanu ietērpu informatīvajā nesējā, un tad cilvēki patērē šo informatīvo nesēju, viņi apgūst zināšanas, viņi sāk saprast, viņiem formējas saprāts, un tas saucās attīstība. Viņiem sākas attīstība, un tas vienmēr ir par maksu. Ir bezmaksas zināšanas, ko mums dod mūsu vecāki. Bet tad, kad mēs esam pārauguši savus vecākus, kad mēs pārauguši savu dzimtu esam, ja mēs gribam attīstīties vēl ārpus dzimtes, ja, te runājot par tēmu, ka mums pa dzimtes tēmu kaut ko vēl vajag ielikt, ja, tad viss, ko tu saņemsi ārpus savas dzimtes, ko nevar tava dzimta nodrošināt, ir par maksu. Tavai dzimtai ar kaut ko ir jāmaksā par to, lai tu saņemtu šo te zināšanu, kas tev ļaus izaugt. Uz kā pamata tava dzimta arī attīstīsies pēc tam. Tad tas ir starp dzimtu nerakstītas vienošanās, kad viena dzimta
sniedz otrai dzimtai kaut ko par to, tas ir arī, ja pat nepietika. Pēc tam jau, kad pietrūka materiāla atbalsta, tad, ja dzimtas ir noplicinātas, ģimenes izšķīduši, mums pat ir jāmaksā par māju vietu, par ēdienu, par visu pāri, mēs par visu jau maksājam, jo mums nav dzimtas, kas mūs nodrošina. Dzimta, atceramies, tas ir viss, kas ietver arī dabu. Tātad, ja visas lietas praktiskās tiek būvētas no dabas materiāliem, tad viņas mūsu dzimtas ietvaros ir bez maksas. Tas, kas piedara mūsu dzimtai, zemes, izrakteņi, zāģu materiāli, vienalga kas, tas mums ir bez maksas pienākās. Jā, nosacīti bez maksas, jo mums ir jādod pretī šai ekosistēmai kaut kas cits. Jā, tu nevari tikai patērēt, tad tas sauc parazītisms. Un šis temats, tad tur ir divi varianti. Vai cilvēks ir idiots, kas to raksta, kas nesaprot neko no šīs pasaules, vai otra lieta, viņš ir izdzimtenis parazīts, kas tā raksta. Ja? Tad viņš grib popularizēt parazītismu pat zināšanu vidē, pat tajā vidē, kas nodrošina izaugsmi un attīstību. Un te parādās tas moments, kad ir viena liela daļa visādi, kā mēs runājam, influenceru blogeri, kas bārstās ar informāciju apkārt. Jā, tur jebko stāsta pilnīgas muļķības, no pilnīgām muļķībām līdz pat kaut kam vērtīgam kādreiz kāds stāsta. Un viņi neko neprasa par to pretī. Kāpēc viņi neprasa? Tāpēc, ka viņi nezina, ar ko viņi bārstās. Viņi paši nesaprot, ko viņi runā. Viņi kaut kur ir izlasījuši un atstāst, ko ir izlasījuši. Viņiem nav saprāts, viņi nevar salikt visu kopā. Tāpēc viņi to dalās pa vēl. Tas ir tā kā cūkām pērles bārst apmēram. Ja? Un var gadīties, ka viņš stāsta pilnīgas muļķības, viņam tur ir miljonus sekotāju, un var gadīties, ka viņš kaut kādu tur veselā saprāta graudu ir ietvērs savās tajā informatīvajā plūsmā. Jā, bet viņš pats pat par to visticamāk nenojauš, ka viņš tur to ir ielicis iekšā. Un te ir tas moments parādīs, kā es saku, tur tālākos apziņas attīstības kursos, tās ir maģiskās atslēgas, kas ļauj tev atslēgt savu saprātu un izveidot to veselo kopainu. Tādā veidā. Un tas ir zināšanas, ar tām neviens nebārstās nekad. Tas maksā ļoti dārgi, agrāk par to maksāja ar dzīvībām pat. Ziedoja savus bērnus, tur nevis tā kā vienkārši nogalinot, bet atdeva kalpošanai kaut kādās tur organizācijās, kuras glabāja šīs zināšanas. Ne organizēt, bet pie kaut kādiem skolotājiem, tur guru, klosteros kaut kādos, tur vēl nezinu, kur, nevar būt ne kristīgajos, bet citu veidu, tajās organizācijās. Un tad tur bija tā zināšana esence izvilkta, un tad tu varēji ar savu dzīvi, atdodot 50 gadus no savas dzīves, vai 25, vai kā kurā tur vietā, tu varēji iegūt piekļuvi pie šīm zināšanām, un tad pateicoties tam, ka tu iegūši šīs zināšanas, tava dzimta kļuva bagātāka. Bagātāka nevis tur naudas, vai tur kartupeļu vairāk, vai mašīnu vairāk palika, bet bagātāka palika attīstības ziņā. Jo, ja tāds cilvēks atgriežas savā dzimtā, viņš pēc tam var visu pārkārtot, uztaisīt, efektivizēt 1000 reizes jaudīgāk un labāk un ātrāk. Priekš parazīta visam ir jābūt bez maksas. Viņš meklēs izspiest pašlabumu no jebkā, vai tas ir ēdiens, vai tas ir zināšanas, vai tās ir kaut kādas mantas, viņš mēģinās parazitēt pēc maksimuma. Savā dzīvē. Bet visticamāk lielākā daļa cilvēku ir vienkārši bez saprāta pazīmēm, kas neapjēdz šo hierarhisko struktūru, kas ir pa maksu un kas ir bez maksas šajā pasaulē. Tātad, ko tas liecina? Tas liecina to, ka viņš ar to, ko viņš dalās, viņš par to neatbild, ja viņš par to nesaņem maksu. Tāpēc, ka zināšanas nāk ar atbildību. Atbildība, tas ir, es uzņemos atbildību par to, ko es pateicu, jo tas ietekmēs to cilvēku. Tātad, ja cilvēks nesaņem samaksu par to, ko viņš pateica, tad viņš ir bezatbildīgs. Tu nevari ticēt tai lietai, ko viņš tev pateica. Viņš tev pateica kaut ko, moška jā, moška nē, tad izdomā pats, kā tur būs. Bet, ja tev ir reāli zināšanas, ko tu pasaki, tu uzņemies atbildību, un par to tev pienāks atlīdzība, ka tu uzņemies atbildību par to, ko tu pateici. Un te parādās tas moments, ka kāpēc ir jāmaksā par zināšanu, tāpēc, ka tad tu maksā par, tautas valodā par kvalitāti, bet pēc būtības par atbildību tu maksā. Bet citreiz ir tā, ka maksā arī tādam,
kuram nav īsti to zināšanu. Visādas muļķības var nopirkt. protams. Sanāk, viņš nedod to. Tur ir tāda tēma arī, ko tas nozīmē maksāt, cik tas ir daudz, kā to var novērtēt vispār. Ja? To tikai pats var novērtēt. Katram ir sava vērtība, ko mēs katrs pats nospraužam. Ja? Teiksim tā, ir, protams, es varētu pats pateikt, tu zini, mana viena stunda maksā 10 000 eiro, tāpēc es tev stundu pavadītu, tu man esi parādā 10 000 eiro. Protams, ir jābūt arī saskarē ar reālo pasaules situāciju un ar taviem mērķiem. Tad tu par savu ieguldīto darbu, kā minimums laiks. Es nerunāju pat vēl par laiku, par darbu, par izpētes procesiem, ka tu esi ieguldījis laiku, lai izzinātu procesu, lai tu varētu kvalitatīvi un atbildīgi par to izstāstīt kādam. Ja? Tad par to vien jau ir jāmaksā. Ja tas darbs ar zināšanām, tas ir pats dārgākais darbs pasaulē. Tā kā jebkurš, kam ir informatīvi zināšanu bagāta bagāža, ja, viņam būtu jābūt pašam bagātākajam cilvēkam, jo viņš, ja mēs skatāmies pēc apziņas attīstības hierarhijas, viņš ir augstāk pat par visiem valdniekiem atrodas. Jā, agrākos laikos, tur pat vēdiskajos laikos, ja skatās, jā, tur bija tā kastu sistēma, jā, ka tur bija tie šudras, vaišies, tur karēvi, jā, tur pēc tam valdnieki, un tad virs viņiem bija skolotāji vai guru vēl virs valdniekiem sēdē. Ja? Es nedefinēju sevi kā guru vai kā skolotāju, lai gan kaut kādā mērā kaut kur es esmu tādā pozīcijā, ja, kā skolotājs. Bet ir jāsaprot to, ka mums šobrīd sabiedrība ir apgriezt kājām gaisā, un šodien visvairāk pelna tie, kas tirgo ēdienu. Ja, to, kam būtu jābūt bez maksas. Ja, visādi tur McDonaldi, tirdzniecības veikali, centri, restorāni un vispārējais. Ja. Tādā veidā, protams. Labi, nevis vairāk, tad, protams, ir naftas produkti vēl un zelts un bitcoini, un kas tik tagad nav saburtas kādas ilūzijas, nav visam pa virsu, ja? Bet, katrā gadījumā ir jāsaprot to, ka šis te mehānisms, viņš ir pilnīgi pagriezts pretējā virzienā. Un zināšanas viss tagad bārstās pa velti apkārt. Kāda tev zināt? Tev zināšanas par to lūdzu, ja, kur es tev bez maksas visu izdalīšu. Bet ir jāsaprot to, ka, ja tev dala bez maksas, tad vai tām zināšanām patiesībā nav vērtības, tā kā viņa ir bezjēdzīga tā zināšana, ja, tad tur nav atbildības, jo zināšanas jēga ir tajā, kad ir atbildība par to informāciju, kas tev ir pateikts. Ja. Tad kāds, kurš tev nodod šo te informāciju, viņš nes atbildību par to. Ja viņš tev nodod informāciju, nesot atbildību un saka, man par to nevajag samaksu, visticamāk, viņš nenes par to atbildību, ko viņš tev pateica. Tad mēs varam pāriet pie tāda jautājuma bloka, ko cilvēki iegūs pievienojoties. Tas tā vienā teikumā ir. Protams, mēs tikko izskaidrojām, ko viņi iegūs, kam paredzēta dzīves pārmaiņu atbalsta platforma. Es tā varētu teikt tik vienam, bet realistiski, kas būs tie cilvēkam, tas visvairāk būtu noderīgs šajā brīdī? Mans skatījums ir tāds, ka šī te platforma visvairāk ir noderīga tieši cilvēkiem, kur ir izvēles priekšā kaut kur dzīvē nonākuši. Viņiem ir jāizdara izvēle. Otra lieta, kad viņi ir iekrituši kādā depresīvā vai apātijas stāvoklī. Trešie cilvēkam tas noderīgs, ka viņš cenšas kaut ko mainīt, bet viņam nesanāk nekādu izmainīt dzīvē. Tur vēl daudz un dažādi, daudz tās kategorijas varētu būt, bet principā dzīves pārmaiņu atbalsts, pats nosaukums jau liecina par to, priekš kam viņš ir vajadzīgs. Viņš ir vajadzīgs tiem, kuri ir ceļā uz pārmaiņām, kuri atrodas pārmaiņās, vai kuri vēlās savā dzīvē pārmaiņas. Ja? Tikai nezinu, kā un ar ko sākt. Problēma ir tā, ka pārmaiņas tas nav noteikti labs mārketinga vārds, ja? Jo cilvēki grib nevis pārmaiņas, bet grib laimi, grib tur, piepildījumu, grib bagātību, grib veselību, grib mīlestību un visu kaut ko. Ja? Bet jāsaprot, ka viņi nevar to dabūt, kamēr viņi nesāks kaut ko mainīt savā dzīvē. Jo tas viss nāk tikai caur pārmaiņām. Tāpēc pārmaiņas ir visaptverošs termins, un tāpēc mēs tur runājam par daudzām tēmām, kurās ir ietverti visi šie momenti. Es tur gribu labas attiecības, es tur gribu labu darbu atrast, vai es tur gribu vispār atrast darbu, vai es nezinu, vai es gribu strādāt, vai tur vēl kaut ko es gribu atrast, tur būt laimīgs vai laimīga pa dzīvi, gribu atrisināt savus tur attiecību vai dzīves vai ģimenes problēmas, jā, vēl kaut ko. Tad tas ir visiem tiem cilvēkiem, jo, lai to visu atrisināt dabūt, tas vienmēr prasīs pārmaiņas tavā dzīvē. Bez pārmaiņām pie tā tu nekad nenokļūsi. Tātad, ja tev nebūs šo te pārmaiņu dzīvē, tu nedabūsi to, ko tu vēlies. Ja? Un tāpēc dzīves pārmaiņu atbalsts ir priekš tiem cilvēkiem, priekš jebkura cilvēka, kas uz kaut ko dzīvē tiecās pēc fakta. Ja? Tā mēs to varam pateikt. Tātad, ja tu kaut ko vēlies savā dzīvē, tad dzīves pārmaiņu atbalsta platforma ir priekš tevis. Ja? Jo tur ir
diezgan vienkāršā valodā, manā skatījumā vienkāršā valodā ir izskaidrots tās lietas, kam ir jāpievērš uzmanība un ar ko tev ir jāstrādā. Ja? Tāpēc tur, man liekas, ir trīs bloki, ja? Patieši, kas ir pirmais līmenis, tur pārmaiņu ceļā, otrais, trešais, ja? Kur ir paskaidrots tās lietas pirmām kārtām, ar ko ir jārēķinās, ar ko nāksies saskarties, kādi būs tur mehānismi un ko darīt, lai tev ir viegli tajā pārmaiņu ceļā, jo ja mēs kaut ko gribam dzīvē, problēma ir nevis tajā, ka mums dzīve kaut ko nedod, bet tajā, ka mēs to vai nu nemākam paņemt, vai nu mēs nepatiesi gribam, vai nu mēs vienkārši nesaprotam, ko mēs gribam. Ja? Tā kā mums nedod to, ko mēs paši nevēlamies vai ko mēs nepaņemam, vai uz ko mēs neesam spējīgi paši pat tiekties. Ja? Tā kā, un te ir jāsāk tās pārmaiņas, ja tev kaut kas nav tā, tad maini sevi, un tev tas būs. Tas, kas tev ir deficītā, ja? Un lielākā daļa cilvēku tiecās. Tas ir arī viens no indikatoriem, kas parāda, cik degradējusi ir mūsdienu sabiedrība, jo mums ir vairāk cilvēku deficīta stāvoklī, tad vairāk visu kaut ko grib savā dzīvē. Jo mēs vairāk kaut ko gribam, jo tas nozīmē, ka mums ir vairāk traumu bērnībā piedzīvots. Ja mēs atrodamies pastāvīgās atkarībās, vēlmēs, nerealizētos sapņos un vēl visur, kur. Ja? Tas ir indikators tam, ka tu pats nespēji līdz tam tikt ar to bāzi, kas tev bērnībā ir ielikt iekšā. Tu nevari sasniegt to, ko tu vēlies. Un jo tu vairāk visādas lietas vēlies dzīvē, jo tas nozīmē, ka tevi ir vairāk apdalījuši līdz šim brīdim pa dzīvi. Ja? Tātad mēs parasti tiecamies uz to, ka mēs kaut ko vēlamies. Un te ir tāds moments, kad ir divi ceļi, ja? Kā es teicu, kad viens iekrīt apātijā, depresijā pēc tam, ka tu vēlies, un tu neko nesasniedz, un tu iekrīt depresijā, visi sūdīgi, visi slikti un neko es nevaru dabūt. Ja? Un tas ir tas moments, kad tu esi apslāpējis savus vēlmes un tu beidzot vari sākt ieklausīties, kur tad tu pa kuriem nepareiziem ceļiem tu esi staigājis dzīvē, kur tu esi pretdabiski dzīvojis, ja? Teiksim tā. Un tad, kad mēs ejam šos te pretdabiskos ceļus savā dzīvē, ja? Tad mēs nonākam pie secinājuma, ja? Kad ir kaut kas jāmaina savā dzīvē, varbūt. Ja? Un tas ir tas labais pozīcija, kad es saku depresija, tas ir vienmēr pozitīvi. Tad tas nozīmē, ka tu esi krustcelēs, kurās tu vari sākt kaut ko mainīt, jo kamēr tu esi skrējienā pēc savu vēlmi apmierināšanas, tev nav spēja ieslēgt prātu, lai viņš sāktu darboties saprāta virzienā un sāktu analizēt, kas ir nepareizi tavā dzīvē. Un tad, diemžēl, lielākā sabiedrības daļa, viņi vēl nav atēdušies problēmas savā dzīvē, tāpēc viņi skrien, dzenās kaut kam pakaļ un nevar apstāties, lai padomātu par to, ko viņi paši vēlās. Un priekš kam viņiem tas vispār vajadzīgi, vai viņiem to vajag, to, ko viņi vēlās. Ja? Jo vēlēties ir viena lieta, bet vai tev to vajag, tas ir pavisam kaut kas cits. Ieskicējot tas priekš kam tas ir vajadzīgs, tas ir tam, kurš ir gatavs pārmaiņām, kurš ir nobriedis mainīt kaut ko dzīvē savā. Tad tas, kurš ir spējīgs jau paskatīties kaut cik ar skaidru redzējumu pats uz savu dzīvi, kuram nav vainošana, viss apkārt ir slikti. Viņam uz brītiņu viņam ir jāiekrīt tajā stāvoklī, kad varbūt man ir problēma kaut kur. Man arī cilvēku apziņas skolā tas sauklis ir rakstīts skola priekš tiem, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par savu dzīvi. Ja, tad tas nav priekš visiem. Visi cilvēki nav gatavi šodien uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tāpēc, ka atbildību uzņemties dzīvi nozīmē ko? Tas ir zināšanas par to, kā dzīve notiek, kas notiek sabiedrībā, kas notiek pasaulē, kas ar mani, kas manā apziņā notiek un tā tālāk. Bet lielākā daļa cilvēku viņi nav gatavi, bet viņi grib sūdzēties, tāpēc ar viņiem runāt, tas ir kā runāt ar zīdaiņiem, kurš saka, gribu cici, mamma dod man cici, ja? Tu viņam var skaidrot, cik tu gribi, vienīgais, ko tu var izdarīt, iedot viņam to cici, ja? Bet ja viņam tas ciča jau pa daudz ir, vai atkal viņš nevar dabūt, nav tās mammas, ja? Tur neko nevar palīdzēt. Viņam ir vienkārši jāapstājas, jāsaprot, kā pašam pagatavot, to piena pudeli vai kaut ko varbūt tādā veidā. Tā arī ir. Un tas ir tikai runāt ar maziem bērniem apmēram. Ja, bet tad, kad tu esi kaut kādā brīdī apstājies un saprati, ka tu esi gatavs uzņemties atbildību kaut nedaudz par savu dzīvi, tad tev sākās tas mehānisms, ka tev šī visa informācija var sākt palikt noderīga dzīvē.
Jā, un tas kurš, kam tas var būt noderīgi, tas varbūt jebkurš sieviete vai vīrietis, jauniešiem arī noteikti būtu ļoti noderīgi. Protams, neviens to negrib viņa klausīties. Vecākiem cilvēkiem arī kaut kādā ziņā, visos dzīves gājumos, tomēr ir iespēja kaut ko mainīt, kaut ko sākt mainīt, vismaz apzināti. Mēs jau visu laiku kaut ko mainām, bet parasti tas tā pretējā virzienā varbūt. Jā, tā kā tur ir, kā tu arī minēji, tur saturs ir visām šīm cilvēkiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, gan arī, kā tur bija viena jautāja, ko darīt, kad tev tur jau esi šķīrusies ar bērniem un vairs attiecībās neesi. Arī priekš tiem cilvēkiem ir paskaidrots, ko darīt tālāk dzīvē, kā savu dzīvi kārtot un kas ir jāiesaka. Jā, tā kā cilvēkam liekas, man jau viss ir norakstījis, es vairs neko nevaru. Ja viņš noklausījās, kur Rolands kaut ko pastāstīja par to, kā ir pareizi, bet ja es neesmu dzīvojis pareizi, vai dabīgi, tad ko man šobrīd darīt? Arī tev ir lietas, ko tu vari darīt savā dzīvē. Tu, protams, vairs nevari darīt tās, kas tev reāli fiziski un loģiski nav iespējamas lietas, bet tev ir daudz citas lietas, ko tev vajag darīt. Ja? Un tad līdz tai apziņai ir arī ir ceļš ejams, lai tu sevi transformētu, lai tu sāktu vismaz darīt tās lietas, ko tu šī dzīves periodā vari izdarīt. Ja? Ja tu esi palaidis garām savus 20 gadus vai 25 gadus, kad tu varēji tur būvēt laimīgu ģimeni un vispārējo, ja? Tad tagad šī vecumā tev ir citas lietas, kas tev ir jādara, neskatoties to, ka tu varbūt tur esi sabojājis savu dzīvi pirms tam. Tagad mums jau ir pieejami vairāk nekā 100 stundas ļoti dažādu video, kā jau minēju, gan sievietēm, gan vīriešiem kaut kas aktuālāks, kā cilvēku uzbūve, par upuru pozīciju, jo tas ir tāds pamats. Tur ir tādas pamata lietas, ko vajadzētu sākumā saprast visiem, un tad ir tādi daudz atzarojumi, bet tās tēmas viņas visas tā kā savalkās kopā tomēr, vai ne, ko mēs tur runājam arī par audzināšanu, arī jaunajiem vecākiem, protams, noteikti, un arī tiem, kas uz to tiecās. Par uzturu arī daudz pamatlietas, jo tas arī ir viss saistīts ar to, kā mēs dzīvojam, kur mēs virzamies dzīvē. Tieši pārmaiņu ceļā uzturs arī ir diezgan svarīgs, jo tas arī mums palīdz vai traucē ieviest kaut kādas pārmaiņas dzīvē. Tā tas ir. Pamatā jau laikam ir tas tieši tie etapi un soļi, caur kuriem mums ir jāaiziet, ja mēs kaut ko vēlamies mainīt savā dzīvē. Pēc tam ir ļoti daudz dažādas informācijas. Ir vīriešu apļi, kas ir vīriešiem noderīga tēma, par ko vīrietim aizdomāties, ja viņš ikdienā nav saskāries ar kaut kādiem vīrišķības aspektiem dzīvē, tad šie vīriešu apļi, viņi dod iespēju vīrietim, pat neesot klātienē vīriešu aplī, pamanīt un padomāt par tām lietām, cik daudz viņš savā dzīvē no šī visa piekopja. Ja, un kā minimums es aicinātu klausīties tās tēmas vismaz pa 3 reizēm, kā tur iziet cauri, jo, kā mēs zinām, tur, ja tu vienu reizi noklausies, tad tev praktiski nekas neaizķerās no tā visa. Ja tu 2 reizes, tad tu sāc jau sadzirdēt, par ko ir runa. 3. reizē tu varbūt dabūsi kaut kāds 15% izvilks no tā visa, kas tur bija ielikts iekšā. Tas tā arī strādāja. Katru reizi, kad kaut ko klausās, bet īpaši pēc kāda laika perioda neliela vai lielāka, tad ir uzreiz citādāk tas viss. Vēl kāds tā bilde kopā vairāk. Ja tā skatās vairāk nekā 100 stundas, teiksim 100 stundas, ja, ko skatīties, tas jau ir cik diennaktis, tas ir 4 diennaktis, vairāk jau 4,5 diennaktis, ja, 4,5 diennaktis, ko skatīties. Tā kā materiāls tur ir, vienkārši ir jāgrib to klausīties, principā. Ja mēs runājam par šīm lietām, kāpēc saka 3 reizes klausīties, un to, ko tu saki, ja pēc kāda laika vēl paklausīties, kas tas ir, kāpēc tas ir vajadzīgs, tas ir tad, ja tev ir vajadzīgs formēt saprātu. Ja tu gribi palikt saprātīgs cilvēks, tāpēc tev vairākas reizes ir jānoklausās viena un tā pati tēma, jo tad tevī aiziet iekšā tā lieta, kura līdz šim tev varbūt nebija aizgājusi. Ja, jo, kad mēs sakam, vienu reizi tu klausies, tu praktiski neuztver, tev pa vienu ausi iekšā, pa otru iziet ārā. Brīdī, kad tu klausies, kas notiek ar cilvēku? Viņš klausās un analizē, jā, tas tā ir, nē, tas tā nav, tas tā ir, tas tā nav. Pēc tam viņš klausās vēlreiz, jo viņš ir noklausies līdz galam, viņam jau ir pieredze, viņš apmēram dažus fragmentus atcerās no iepriekšējās klausīšanas reizes. Pēc kāda laika viņš klausoties vēlreiz, viņam jau sāk vilkties kaut kādas likumsakarības kopā tajā, kas ir pateikts šeit, ja? Un tad, kad viņam sāk vilkties tās likumsakarības kopā, tad viņam sāk formēties saprāts. Un 3. reizē, kad mēs klausamies, tad mēs tā kā nostiprinam tās likumsakarības savā galvā.
lai mēs arī ikdienā censtos atcerēties to visu. Jo, kur ir problēma? Cilvēki, kas vienu reizi noklausās kaut kādu lekciju, kāpēc arī, kad kursi iet, ka tiek piedāvāti tie kursi, viņi pēc tam ir pastāvīgi pieejami, ja, kā minimums no vienas lekcijas līdz nākamajai lekcijai, kaut kādu nedēļu viņš var klausīties to lekciju, jā, atkārtot, iziet cauri. Jā, tas nozīmē to, ka viņš tādā veidā var vēl kā minimums 2 vai 3 reizes iziet tam cauri, un tādā veidā viņam iesēžas iekšā, jo pretējā gadījumā es pajautāšu cilvēkam, kurš tikai vienu reizi noklausījās dzimtas mācību, viņš vispār neko man nevar atbildēt, par ko bija dzimtas mācība. Viņš atcerās kaut kādu tur vārdus dažus, viņš tur var nosaukt kaut kādu egregori, kaut kas tur vēl ir bijis, kaut kas tur vēl, bet par ko vispār tā visa mācība bija, cilvēki nesaprot. Pretēji tam, kad ja cilvēkam pajautā, kurš ir 2 vai 3 vai vairāk reizes klausījies, viņam jau ir skaidrība par kaut kādām lietām. Viņš jau sāk saprast un apiekt, kas tur ir bijis tajā dzimtas mācībā, un viņam sāk likties kopējā bilde par to, kas ir dzimta vispār pēc būtības. Jo cilvēks, kas vienu reizi noklausās to kursu, pat tad viņam vēl nav salikta kopaina. Tieši tas pats arī par dzīves pārmaiņu atbalstu. Ja cilvēks to vienu lekciju noklausās vienu reizi, bija interesanti, aizmirstam, viņam nepaliek šī informācija iekšā. Tā informācija nepārvērš viņā par zināšanu. Ja, lai viņam tas kļūtu par zināšanu, viņam ar to minimums 3 reizes ir jāsaskarās. Ja, ka mēs noklausāmies 3 reizes, un tad būtu vēlams, lai viņš, kad likumsakarības sāk veidoties, viņš sāk formēt savu pieredzi uz tā bāzes arī. Un tad, kad viņš noformē savu pieredzi, tad viņam sākās saprāta formēšanās. Ja, kas ir pieredze, tas ir tad, kad viņš to, ko dzirdēja, ko pieņemsim Rolands pastāstīja, viņš to savilka kopā ar savas dzīves notikumiem kaut kādā brīdī. Vai pieredzēja to savā dzīvē. Ja, nav obligāti saviem notikumiem, bet es redzēju, kā kaimiņa dzīvē tas tā notika. Ja. Un tas ir tas saprāta formēšanās. Bez saprāta šodien cilvēks nav nekas pēc būtības. Saprāts ir vienīgais elements, kas tev dod kaut kādu brīvību šajā pasaulē. Ja? Bez saprāta tev nav brīvības izvēles. Tu nevari neko izvēlēties šajā pasaulē, ja tev nav saprāts. Tu darīsi to, ko tev kāds teiks un liks. Tad, kad tev ir saprāts, tu jau esi pats spējīgs analizēt. Šodien cilvēki nemāk analizēt, nemāk sintezēt, nemāk neko, jo viņiem nav reāli ar ko, viņiem nav tāds instruments, kas ļautu to izdarīt. Vairumā gadījumā, es nesaku neviens, bet vairumā gadījumā cilvēkiem nefunkcionē šis. Tad viņi ir mentāli un emocionāli nebrīvi un pēc būtības slimi cilvēki. Jo, ja tu esi mentāli nebrīvs, tu esi slims, tad tavu prāta darbību ierobežo kaut kādi faktori, tad tev prāts nedarbojas. Tu esi mentāli slims, mentāli atkarīgs, mentāli ierobežots vai aprobežots. Ja? Tad, ja tev prāts nefunkcionē, tevi vajadzētu likt psihenē. Iespējams, agrākos veidiskajos laikos visa mūsu sabiedrība atrastos arī vaiprātīgo namā, jo mēs esam vaiprātīgi. Pēc būtības tā, kā mēs dzīvojam, lielākā daļa mūsu sabiedrības ir vaiprātīgi. Tagad vaiprātīgi tikai kaut kāds šizofrēniķi un tā tālāk, bet jā. Varbūt tie tieši ir saprātīgie, kas to lai zina, jo tie sēž tev psihiski. Oficiāli. Varbūt, jā. Vispār varbūt, jā. Kāpēc tu nesēdi tur? Līdz manīm vēl nav tikuši, varbūt pagaidām. Dzīves pārmaiņu atbalstā mums ir 4 līmeņi šobrīd ar dažādām maksas kategorijām, kur ir dažādu līmeņu saturs. Pamata bāze, tas ir meklētāji. Tur ir lielākā daļa no tā satura, ko mēs esam izveidojuši. Kā mēs varētu noraksturot, kas ir meklētājs un kas tur ietilpst tajā visā? Manā skatījumā meklētājs tas ir tas, kurš vēl īsti nezina, nav iepazinies ar saturu, kas tur ir pieejams un tā. Tad viņš var atnākt tur 25 eiro šobrīd, un viņš tur var ienākt iekšā un paskatīties, kāds saturs tur ir, vai viņu uzrunā šis saturs. Bet, kā jau mēs iepriekš runājam, visticamāk lielu daļu sabiedrības neuzrunā, tāpēc, ka tas liek piespiesties un mainīt kaut ko. Bet 25 eiro tas ir pēc būtības diezgan tādā maza summa, ja cilvēki aiziet uz restorānu šodien bieži vien samaksā tos pašus 25 eiro paēdot, ja, un citi pat vairāk maksā. Un tu pat veikalā viena reize uz veikalu neko tev nenozīmē, ja, bet šeit tu veselu mēnesi iegūst piekļuvi daudz un dažādai informācijai, to, ko Dāvis arī iepriekš minēja, ja, dažādām informāciju kategorijām, tēmām, kur tiek iztirzēti dažādi jautājumi, kas dzīvē varbūt kādam ir svarīgi un sāktualizējušies. Ja. Tad manā skatījumā meklētājs tas, kas vēl meklē, kas vēl nezina, ko viņš grib, bet viņš vienkārši kaut ko grib paklausīties, kaut kas viņam interesē. Viņš tā fonam var atrast diezgan daudz informācijas, ko fonā klausīties. Jā, varētu būt tur kādas 70 stundas ir noteikti.
testētājs, viņš ir vairāk, viņš atnāk notestē to, kas tur ir pieejams un ko ar to var izdarīt. Ja. Un tā kā vai man tas ir svarīgi vai nav svarīgi, vai iepazīties, piemēram, ar manu retoriku, ar manu to runu un to informācijas bāzi vai zināšanu bagāžu, ja, caur kuru es skaidroju lietas, ja tas kā patīk. Jo citi nemeklē zināšanas, daudzi meklē vienkārši atkarību. Viņiem nevajag zināšanu, viņiem vajag atkarību. Kā viņi meklē atkarību? Viņi meklē reliģijas, kustības kaut kādas, kur nebūs pašam jāuzņemas atbildība, kur kāds tev pateiks, kā domāt, ko vajag skatīties un tā tālāk. Diemžēl tāda ir diezgan liela sabiedrības daļa, kas meklē reliģiskās kustības, cilvēku apziņas skolu un dzīves pārmaiņu atbalsts. Viņi nav šo te reliģisko fanātiķu redzes lokā, tāpēc, kad mēs nepiedāvājam bezatbildīgu sekošanu kaut kādai vienai mācībai vai ideoloģijai, bet mēs piedāvājam to, ka cilvēkam caur šo te mācību viņš pats sāk iegūt sapratni par to, kā viņam pašam dzīvē izvēlēties, kādus ceļus, ko darīt, kā dzīvot un uz kurien tiekties tālāk. Un te ir tā atšķirība. Ja? Mēs tieši tāpēc mēs atšķiramies no daudzām citām platformām, kas ir Latvijā pieejams, ja ne no visām gandrīz, es teiktu, ar to, ka mēs tieši dodam šo te. Es Latvijā neesmu saskāries ne ar vienu tādu zināšanu bāzi vai zināšanu platformu, kur tiek izskaidrots tas, kā tu vari palikt neatkarīgs no visa, kas apkārt ir. Nevis neatkarīgs tā, ka man neko vairs nevajag, bet neatkarīgs savā prātā, savā mentāli, jo tu sāc veidot saprātu. Es neesmu redzējis nevienu saprātu skolu. Jā, tātad vietu, kur cilvēkam māca saprast un veidot veselu kopainu par to, kas notiek viņa dzīvē un visur citur. Es Latvijā nekur tādu neesmu saskāries. Varbūt, ja kāds zina, ierakstāt komentārā, kad es redzēju, tur ir tāda skola, man būtu ļoti interesanti, un es būtu priecīgs parunāt ar šo te otras skolas pasniedzēju, kā jau es esmu teicis, es priecājos par katru, ar ko es varu runāt tādā saprāta līmenī. Un Latvijā, diemžēl, man ir liela vilšanās, ka es nevaru atrast nevienu sarunu biedru. Teiksim, tādai komunikācijai, kas man liktu pašam mācīties kaut ko arī no tā cilvēka, ar ko es runājos. Tā kā, ja jūs kāds redzat, rakstat komentārā, kurš zina točno, ir tāda un tāda skola, tad es mēģināšu varbūt sazināties, ja tur būs cilvēks, kas tiešām ir ar tādu bagātu zināšanu bāzi, kas balstīta kaut kādās loģiskās un likumsakarīgās lietās, tad lai varētu tam iziet cauri. Un iespējams mums veidosies kaut kāda super jauna laba sadarbība šādā te veidā. Tāpēc, droši rakstiet komentāri, ja kādam ir zināms tāds. Un varbūt arī angļu valodīgajā pasaulē vai krievu valodīgajā pasaulē arī mēs varam noteikti sazināties, sadarboties, nekāda problēma. Tas bija pirmais līmenis meklētājs, tad ir otrais līmenis ir darītājs. Te, kā piemēram, mums cilvēki, kas atsauksmes deva šīs sarunas laikā, viņi ir pieteikušies kā darītāji. Viņi ir izvēlējušies būt kontaktā. Viņiem ir iespēja uzdot savus jautājumus, iesaistīties sarunās, ko mēs veidojam diezgan regulāri. Galvenā priekšrocība tajā visā, ka ir tas tomēr dzīvēs kaut kāds kontakts vismaz. Tur ir vēl, protams, priekšrocības, ko cilvēks iegūst piesakoties šajā līmenī. Varbūt var nedaudz pastāstīt, kas tur ir par saturu. Jā, tad tur ir papildus saturs, kā Dāvis minēja, tāds, kas ir saistīts jau nedaudz dziļākiem aspektiem, kas ir dabas svētki, pirmelementi, tas ir tas, kas formē un strukturē mūsu apziņu. Un cilvēkam, kas no malas ienāk uzreiz, ja viņš nav saskāries ar šo tematiku pietiekamā līmenī, lai saprastu, par ko ir runa, viņam tas var likties tev kā nesaprotams, kāpēc tur kāds sakars dabai ar mūsu apziņu, ar vēl kaut kādiem procesiem. Un tā tālāk. Ja? Tāpat tur ir arī skaidroti mehānismi par zemapziņas darbību, par dažādiem principiem, kā mūsu apziņa ir uzbūvēta, kā viņi funkcionē. Un teiksim, tas ir cilvēkiem, kuri jau strādā ar
sevi ar saviem apziņas procesiem un mehānismiem tādā veidā, lai sevi mainītu. Nevis tikai, lai saprastu kaut ko, bet jau, lai sevi mainītu. Tātad darītājs, viņš ir pats vārda nozīme, viņš dara jau kaut ko savā dzīvē, viņš jau sevi maina, nevis viņš vienkārši meklē kaut ko, bet viņš jau reāli dara un maina un pārstrukturē savu kaut kādus ikdienu, savu dzīvi, savus kaut kādus paradumus, notikumus dzīvē sāk ietekmēt un tādā veidā, ja? Tad viņi apzināti, ja? Ietekmējam mēs visi kaut kādā mērā, bet apzināti uz to mēs ejam jau, teiksim, tad, kad mēs jau zinām to vektoru, mērķi, virzienu, uz kurien mēs gribam aiziet. Tad darītājiem šis līmenis ir noderīgi, ja? Tāpatās tur arī papildus opcija, kad visi, kas ir darītāji, tie, kas ir noklausījušies cilvēka apziņas skolā, cilvēka mācību kursu, dzimtas mācības kursu, kā jau es minēju, arī šos te attiecību un ģimenes mācību kursu vai seminārus un lekcijas no šī te kursa, ja? Tad arī tas viņiem ir piekļuve pastāvīgi, ja, šīm te visiem kursiem un mācībām, ja viņš ir reģistrējies kā darītājs, jo tas viss ir papildinošs process, lai cilvēks saprastu, kā ar sevi labāk strādāt, kā sevi pozicionēt, kas viņš ir un priekš kam viņš šeit ir vispār atnācis. Ja? Šie te visi kursi, cilvēku mācības, cilvēku apziņas skolas, viņi dod šo te iespēju cilvēkam tajā visā ielūkoties vēl dziļāk. Ja, jo viņi ir strukturēti tieši orientēti uz šo tematiku izpratni dziļākā līmenī. Ja, papildus Patreonā piedāvātajiem dzīves pārmaiņu atbalstam, ja, tad šie kursi viņi jau ir strukturēts vesels informācijas un zināšanu apkopojums kā bloks, kas ir apgūstams, lai tev rastos tāda kopsakarību virkne jau kaut kādā mērā. Tāpat tās vēl var pateikt, ka darītāji arī tiek aicināti uz pašiem dabas svētkiem. Ja? Tad viņi ir sava veida kā kopienas dalībnieki, kas piedalās arī mūsu skolas organizētajos svētkos. Tāpat tās kā tie, kas apgūš kādas mācības un kursus skolā, arī viņi tiek aicināti. Un ir arī personīga komunikācija vairāk un biežāk iespējama ar darītājiem. Darītāja līmenis, viņš dod cilvēkam pašam to apziņu, ka viņš kaut ko dara un maina savā dzīvē. Jo man liekas, ka būt par darītāju, ja tu neko nedari, nemaini, īsti tas nav aktuāli. Ja? Tā kā tev neinteresē iedziļināties savas dzīves kaut kādos problēmu jautājumos, savas dzīves pamatos vai bāzē kaut kādā. Tad tāpēc cilvēks varbūt vienkārši kā meklētājs, viņam vienkārši interesē, kā saka, pasērfot pa dažādām platformām, ja? Tad viņš var uz mēnesi pieteikties kā meklētājs. Bet darītājs, es pieļauju domu, tas jau ir tas, kurš jau ilgtermiņā ir ieinteresēts savā personīgā izaugsmē, pašizaugsmē, apziņas attīstībā un procesos, kurus viņš vēlas pats vadīt savā dzīvē. Nākamais līmenis virs tā dzīves pārvaldnieks. Varbūt varat ieskicēt, kas tur ir atšķirīgs no darītāja. Jā, tad tur ir papildus visam tam, kas ir pie darītāja līmenī, tad pie dzīves pārvaldnieka ir vēl tāda lieta, kad pirmkārt arī informācija, kas nedaudz dziļāk pieskarās, jā, tad darbs ar informāciju, kas saistīta tieši ar zemapziņas procesu un arī apziņas procesu izpratni, jā. Jo apziņas procesi, tas ir sarežģītāki mehānismi nekā zemapziņas procesi. Ja? Un te pašā laikā tur ir piekļuve arī praktiskās apziņas attīstības akadēmijas pirmajiem 4 kursu līmeņiem. Ja? Tātad fiziskais, sajūta, emociju un mentālais kurs ir pieejams šī te līmenī. Tātad pastāvīgi piekļuvu šo te kursu praktizēšanai, jo tur daudz prakses, ir dažādas procesi, mehānismi, tāpat tās nepieciešams. Iespējams, kādā dzīves brīdī atsvaidzināt šo te izpratni par to, kā man darbojas tā zemapziņa un prāts un visas pārējās lietas. Ja? Tad šis te dod vēl papildus tādu dziļāku ieskatu, un šeit mēs jau varam komunicēt par bišķiņa, kā lai saka, sarežģītākām tēmām, kas ir zināmas tiem cilvēkiem, kuri ir gājuši jau šos te apziņas attīstības akadēmijas kursus, ja, kas ir jau padziļinātāk sevis iepazīšana un izpratne. Protams, arī nāk klāt viss iepriekšējais, kas bija darītājiem pieejams. 4. līmenis, tas ir mistiķis. Ko tas nozīmē mistiķis? Mistiķis, mēs tādu nosaukumu iedevām, tāpēc, ka tur mēs liekam iekšā to informāciju, kas varbūt nav pat īsti līdz galam, teiksim, tā uztverama
ikdienas cilvēkam. Ja? Tam ir liels sakars ar mūsu ikdienu, bet tajā līmenī, kurā mēs par tām lietām tur stāstam vai runājam, ja, tas ir cilvēkam, kurš nav zinošs, viņam tas var likties kaut kas no zinātniskās fantastikas viedokļa, ja, skatīties. Ja, bet līdz tam ir, kā es saku, jāizaug caur šiem te iepriekšējiem līmeņiem, tā, kad cilvēks ir aizgājis līdz apziņas attīstības līmeņiem, ja, tad praktiskajā apziņas attīstības akadēmijā, kad viņš jau iet tālāk par mentālo līmeni, par prāta līmeni uz augšu, ja, tad tas saucās apzinātība jau. Tad arī šī līmenī, mistiķa līmenī, mums ir piekļuve tiem lekciju kursiem, kas ir cilvēkiem, kuri ir aizgājuši apziņas attīstības akadēmijā jau augstāk par mentālo līmeni, par prātu un saprātu formēšanās līmeni. Ja, tātad tur ir cēloņa likuma sakarību līmenis vai karmiskais līmenis, vērtība pārliecība, visuma likuma pārvaldība, par ko mēs te runājām, ja, tā kā hierarhiskais dabas pirmā elementa līmenis un arī būtības vai es esmu līmenis, ja, šī kategorijā iekļauti šie kursi. Tā tematika tur ir vairāk orientēta uz to, ka cilvēks jau ir salicis pa plauktiņiem vairāk vai mazāk šīs te lietas, kas ir saistītas ar savas dzīves pārvaldīšanu un sakārtošanu, un viņš vairs nefokusējās uz savas dzīves pārvaldīšanu un sakārtošanu, viņš fokusējas jau uz dziļākiem aspektiem, kas nav saistīti tieši ar viņa paša dzīvi, bet jau ir saistīti varbūt ar kaut kādiem globālākiem procesiem, globālāku mērogu aktivitātēm pasaulē. Lūk, ne tikai pasaulē, arī iekšējā pasaulē un ārējā pasaulē, ja mēs tā runājam. Tāpēc tā ir tā pavisam tā jau savādāka apziņa, caur kuras prizmu skatoties, saproti, ka tu nedzīvo priekš sevis šeit, ka tu dzīvo jau kādu citu mērķu vārdā šī pasaulē. Ja? Un te ir jau tas ideiskums parādās jau vairāk šī mistiķu līmenī. Jā, misticisms tā ir tāda. Patiesībā tā ir tradīcija, pat ir bijusi agrākos laikos, viņš vēl pa mistiem sauca un tā tālāk, jā, bet tā ir tradīcija, kas neizšķir vairs labo un ļauno, kas neizšķir baltu, melnu, nāvi un dzīvi un tā tālāk. Nevis tāpēc, ka viņi nevar atšķirt to visu, bet tāpēc, ka viņi to visu ir pieņēmuši. Un tad, kad tu to visu esi pieņēmis, tad tādā līmenī tev ir pavisam savādāks skatījums uz dzīvi, uz pasauli un uz visām lietām. Tāpēc te ir jāsaprot, kādā līmenī mēs paši sevi spējam kategorizēt šobrīd, un jābūt godīgam pret sevi. Un ja tu jūti, ka tu jau esi gatavs doties šajā te nākamajā līmenī, tad tu vari arī caur šo te platformu sakomunicēt un būt šajā te kopienā, kur tu esi ar individiem, ar cilvēkiem, kuri ir šī te līmenī spējīgi komunicēt un veidot attiecības un teiksim tā, pārspriest tēmas. Tādā veidā arī dzīves pārmaiņu atbalsts ir savienots ar cilvēku apziņas skolu. Kāda ir galvenā atziņa? Kādu problēmu šajā pasaulē palīdz risināt dzīves pārmaiņu atbalsts? Dzīves pārmaiņu atbalsts, viņš nepalīdz risināt problēmu, viņš dod iespēju izkāpt no problēmas. Tā varētu nosaukt. Dzīves pārmaiņu atbalsta platforma dod iespēju tev paskatīties uz savu dzīvi nevis no problēmas skatu punkta, bet no tā skatu punkta, kas man ir jāizdara savā dzīvē, lai es izdarītu to, ko es pats vēlos un kas man ir vajadzīgs. Jā, tad mums jau visa dzīve paiet darīšanā. Cilvēks, kam liekas, ka viņš var dzīvot neko nedarot, nozīmē, ka viņš nesaprot ne sevi, ne dzīvi. Un visticamāk, viņam agri vai vēl sāksies nožēla par to, ka viņš ir daudz palaidis garām. Un ja jūs tā paskatīsieties šobrīd pat paši uz atpakaļ, ja, savu laiku, ko jūs kādreiz kaut kur esat tērējuši, jūs jau kaut kādā mērā par to laiku, ko jūs redzat, ka tas bija bezmērķīgi iztērēts laiks, jūs jau varat just nožēlu tad, kad jūs ejat jau savu apziņas attīstības procesu kaut kādu uzsākat. Ja jūs saprotat, ja tajā laikā man būtu šīs zināšanas, es būtu noteikti darījis kaut ko vairāk, savādāk un vēl kaut ko un tā tālāk un tā tālāk. Es noteikti sāktu ar to, pēc tam šito, pēc tam vēl kaut ko. Es nesaku, ka nožēla par piedzīvotajām emocijām un pieredzēm ir, par to nav nožēla, bet nožēla par to, ka es laiku neizmantoju lietderīgāk. Duālās materiālās realitātes pasaulē laika līnija vai laika cikliskais ietvers, viņš paredz to, ka mums laiks ir vērtība. Jā, un tāpēc arī, kad iepriekš runājam par to, kāpēc zināšanas maksā naudu, tāpēc, ka, lai zināšanas iegūtu, tiek ieguldīts daudz laiks.
Ja, un ja mēs rēķinamies, ka šī dzīvē vērtīgākais, kas ir dzīvība, kuru mēs mēram atvēlētajā dzīves laikā kaut kādā mērā, ja, tad mans dzīves laiks ir vērtīgs, es viņu iztērēju, lai iegūtu zināšanas, ar kurām es tagad varu padalīties, tev iedot, ja, tās zināšanas. Tad tev lūdzu samaksā man par to, lai es, kā minimums justos labi par to, ka es esmu iztērējis savu dzīves laiku apgūstot zināšanas, kuras tev ir vajadzīgas šobrīd, ja. Tādā veidā. Problēma ir tā, ka sabiedrība degradē. Tātad dzīves pārmaiņu atbalsts ir tai sabiedrības daļai, kura vēlas pārtraukt, apturēt degradācijas. Pat nerunāju vēl par attīstību, jo mums ir papriekš jāapstājas degradēt. Ja, par degradāciju liecina tas, ka mēs slikti jūtamies kādreiz dzīvē. Ja mēs visu laiku, katru dienu esam super labā noskaņojumā un viss ir ideāli ar mums dzīvē un nav notikumu, kas mums var likt justies slikti, tad es tevi apsveicu, tu nedegradē. Tu kā minimums esi uz vietas vai kaut nedaudz kusties uz priekšu. Bet tanī brīdī, ja tu pamani, kad ir kaut kādas situācijas, kas tevi iedzen nevēlamos emocionālos stāvokļos, tad skaidrs, ka tu atrodies vēl degradācijas stāvoklī. Tās ir tās vibrācijas, kuras par mums liecina to, kādā apziņas stāvoklī mēs atrodamies. Runājot par iekrišanu nevēlamos emocionālos stāvokļos, tad arī ievirzamies tajā tēmā, par ko mēs te gribējām parunāt. Jā. Ka ir tāda ideja par līdzīgi domājošo kopienas izveidi, kas ir savā mērā saistīta ar dzīves pārmaiņu atbalstu. Jā, tad tā ideja varbūt, es neteiktu, ka tā ir kopienas izveide. Tā ideja pamatā, kā es redzu, kā tas darbosies, ir saskaros ar to, ka cilvēki bieži vien atrodas tādos nepārāk pozitīvos vai negatīvos stāvokļos savā dzīvē, ja, kas viņiem pašiem traucē. Ko nozīmē traucē negatīvs stāvoklis? Tad, pirmkārt, ir slikts gara stāvoklis vai slikts noskaņojums, ja, slikts emocionālais stāvoklis. Ja, un mēs, tad, kad esam šajos stāvokļos, mēs esam neefektīvi, nespējīgi darboties, nevaram nekādā veidā izkustēt no vietas un negribam un nevaram piespiesties un daudz visādi citu problēmu, kā rezultātā mums tā dzīve arī sāk slīdēt uz leju. Bet kas ir tas galvenā atslēgas problēma šajā te visā, ja, ko tu prasīji, kur ir problēma? Galvenā atslēgas problēma ir tā, ka mēs nemākam tikt ar saviem stāvokļiem paši galā. Nemākam tikt, tāpēc, ka mēs sevi nepārzinām vēl tik labi, lai ar to varētu strādāt. Strādāt, kā mēs sākumā runājam, pats efektīvākais darbs ir informatīvā plūsma mums dzīvē. Ja? Tad mums ir informācija, kas mums ļauj uzturēt to tonusu dzīvē. Ja? Tonusu, kas mums neļauj iekrist sliktos emocionālos stāvokļus. Tad šī te ideja, ko mēs gribam tālāk kustināt, ir nosacīt, varētu saukt viņu par stāvokļu klubiņu. Jā, varbūt nosaukums vēl nav līdz galam pareizs, bet tā ideja ir tāda, kāpēc tas vārds stāvoklis. Tāpēc, kad cilvēks pastāvīgi katru mirkli savā dzīvē atrodas kaut kādā stāvoklī, vai viņš ir tur labs stāvoklis, vai slikts emocionālais stāvoklis, vai gara stāvoklis, vai vēl kaut kāds stāvoklis, un tas mūs uzreiz ietekmē. Ir labi, kad viss ir labi, bet tad, kad nav vairs labi, tad mēs gribam kaut kā to mainīt. Un ko cilvēks parasti dara, kad viņam ir slikts noskaņojums vai slikts tas garastāvoklis? Ja? Viņš meklē kaut kādus kompensācijas mehānismus. Viens no tiem ir ēšana. Ja? Cilvēki mēdz ēst nevis tāpēc, ka viņš ir badā, bet tāpēc, ka viņš ir sliktā noskaņojumā. Ja, jo, ko nozīmē sliktā? Labi, viņš tur nedusmojas, nebļaustās, bet viņam ir tā frekvence, tā vibrācija nokritusi lejā, un viņš, lai nejustu šo zemo frekvenci, ko viņš dara, viņš izlīdzsvarojas ar dažādām ēdienu garšām, struktūrām, faktūrām, vienalga kaut kādām sajūtām, kuras viņš uzģenerē, kas tālāk ietekmē viņa hormonālo sistēmu un noved viņu pie tā stāvot, kad viņa hormoni viņu nedaudz paceļ un uzbudina kaut kādā mērā. Ja, tur, izdalās tur 1, 2, 3 hormons, ja, un viņam mainās tas stāvoklis atkarībā no tā, ko viņš ir apēdis. Citi grib saldu, citi skābu, sāļu, ja, citiem asumiņu kaut kādu, vai vēl kaut ko vajag. Ja, tas ir tā ajurvēdas tēma par dažādu garšu izmantošanu, dažādu savu emocionālo stāvokļu izlīdzsvarošanai. Bet mēs to bieži vien daram neapzināti. Un tāpēc jautājums tāds, ka tad, kad mēs to sākam darīt neapzināti, mēs sākam darīt pāri savam ķermenim. Ja? Tātad, ķermenis, kā mēs zinām, tā ir daļa no mūsu apziņas.
Ja mēs darām pāri savam ķermenim, mēs darām pāri savai apziņai, un apziņa pēc tam sāk stagnēt un iesprūst kaut kādos procesos un mehānismos, jo mums šis stāvoklis iekšējais, viņš, kā lai saka, traucē tālāk virzīties pa dzīvi uz priekšu. Un mēs vienkārši, lai nejustos slikti, mēs viņu ar kaut ko izlīdzsvarojam, bet tā izlīdzsvarošana noved pie citām negatīvām sekām. Un tāpēc, lai mums nebūtu, ēdiens nav vienīgais, ko cilvēki vēl dara, lieto alkoholu, pīpē, narkotikas lieto, kaut kādas citas neveselīgas izklaides atrod, ar ko sevi nodarbināt tajā brīdī, kad nav labs tas stāvoklis. Ja? Tad tas, ko mēs piedāvājam, izveidot tādu kā grupu, kurā cilvēki, kas apzinās, ka viņam ik pa laikam uznāk šie stāvokļi, būs līdzīgu cilvēku grupā, ja? Tur nav nekas, par ko kaunēties, jo tie sliktie stāvokļi ir pilnībā visiem mūsdienu sabiedrības cilvēkiem. Un tāpēc tā opcija, tad, kad tev ir kaut kāds tāds zemāks stāvoklis, tad ko darīt tajā situācijā, tu paņem un vienkārši ieraksti čatiņā, uzraksti izsaukumu zīmīti, gribu ar kādu parunāties vai gribu kaut kur satikties, kurš šodien ir brīvs, kuram gribās kaut kur aiziet vai varbūt kādam palīdzēt, pie kāda aizbraukt, kaut ko padarīt un tā. Nav baigi plaši jāstāst, vienkārši atrunāsim kaut kādu mehānismu, kā tas darbojas. Un tad ir cilvēks, kas paceļ roku, piemēram, 1-2 naktī pēkšņi slikti jūtās, nevar aizmigt un tā tālāk. Viņš iet čatā uzrakst un izrāda, ka ir vēl kāds, kurš neguļ tajā naktī. Tad var kā minimums sazināties, parunāt, vai aizbraukt ciemos, vai aiziet ārā, pastaigāt vai paskriet krosiņu, ja pa nakti, abi kopā parunāt par kaut ko, un tad tev tas stāvoklis nomierinās, sakārtojas, un tu jau jūties labāk. Jo kas ir šī komunikācija? Šī komunikācija ir tā, kas, kā Dāvis arī vienā brīdī runāja, ka mēs izlīdzsvarojamies tādā veidā. Nevis tas, kad mēs nododam kaut ko sliktu tam otram, bet tas, ka tad, kad tu pats slikti jūties, tev vajadzīgs kāds, ar kuru ierezonēt viņa frekvencē. Ja? Un tas nenozīmē to, ka es tagad aiziešu un bāzīšu viņam virsū visus tur sliktas lietas par to, ko man tur tētis, mamma, sieva, vīrs, meita, dēls izdarīja sliktu. Ja? Tas nav par to, tas ir vienkārši par komunikāciju un parunāt par tēmām, varbūt kas tev ir aktuāls. Nevis par cilvēkiem, nevis par vēl kaut ko, bet par savu stāvokli parunāt, kāpēc es tā jūtos kā minimums. Un te parādās tas vēl viens mehānisms, ja mēs runājam, kad dzīves pārmaiņu atbalsts platforma ir paredzēta tam, lai aizstātu visādus terapeitus un vispārējais, tad šeit mēs kļūstam jau par sava veida terapeitiem viens priekš otru, jo cilvēkiem viens no lielākajiem deficītiem šodien ir sociālais deficīts, sociālais trūkums. Kāpēc? Kāpēc šodien ir tik daudz ar sliktiem stāvokļiem? Tāpēc, kad mums ir ļoti daudz gadžetu, kas aizvieto mums normālu veselīgu komunikāciju. Un tāpēc cilvēki slimo, tāpēc cilvēkiem ir daudz veselības problēmas, jo viņi ir pārstājuši veselīgi komunicēt viens ar otru, un šobrīd tā komunikācija viņi jau ir kā terapija jāveido. Ja, tad spēja parunāties vienam ar otru, tas jau ir terapeitisks process. Un mēs kautrējamies, mēs baidamies runāt, jo mūsu sliktais stāvoklis liek mums domāt, ka mēs esam slikti, un ja es pateikšu kādam, ka man ir šobrīd slikti, tad kāds cits domās, ka es esmu slikts, ja, kad es neatbilstu kaut kādām vajadzīgajām augstajām frekvencēm. Ja. Bet mēs visi, neviens nevaram atbilst vajadzīgām augstām frekvencēm, jo mēs visi esam sabiedrībā, kur informatīvā vide mums liek justies slikti. Jau pati informatīvā vide, kurā mēs atrodamies. Atceramies, mēs pārtiekam no informācijas un tādā veidā, komunicējot ar kādu, kurš ir ar mieru ar mums pakomunicēt, ja, kuram arī varbūt ir kaut kāds, slikts noskaņojums pēkšņi, ja, un viņam gribās ar kādu parunāt. Vai negribās parunāt, bet ir labi, kad ir kāds blakus, ar ko vienkārši pārmīt pāris vārdus. Vai piemēram, man vajag, es skrūvēju skāpi mājās, ja, un kāds ieraksta tur, kad viņam ir slikti, saka, vai brauc pie manis, palīdzēs saskrūvēt skāpi man, ja, vai kaut ko tam līdzīgi. Un paralēli parunāsim par kaut kādām lietām, tur pārspriedīsim. Labums ir man, labums ir viņam, un abi divi esam, tādā iegūstam to kaut kādu izlīdzvarošanās procesu. Lūk, šāda te ideja šai te grupiņai. Protams, tur teritoriāla atšķirība, un tas nebūs tikai Patreon dalībniekiem. Šī grupa ir paredzēta kā plašāk, skaidru, cilvēkiem pieejami, ja, jebkurš jūtās šajos te negatīvajos stāvokļos, kādreiz ikdienā nokļūst, ja. Viņš ir aicināts šajā grupā pievienoties. Mums tā grupa tiks izveidota, par to tiks tālāk piesprausts apakšā noteikti links, kurā vietā mēs
uz turieni aicinam. Ja? Tāpēc, ja tev šis te uzrunā, var iekomentēt komentārā zem video apakšā, ka tev ir interese par šo vainu, dodies uz attiecīgo linku, un tad tu tālāk varēsi pievienoties mūsu šai te stāvokļu grupai vai emocionālā, vai psihoemocionālā, vai mentālā stāvokļa atbalsta grupai, ja? Kur cilvēks, kad ja viņam pēkšņi ir šī te sajūta, ka viņam ir nepieciešams tas izbalansēšanās, jo mēs, kā es teicu, dzīvojot neveselīgā informatīvajā vidē, mēs vienmēr saskarsimies ar to, ka šādi cilvēki būs apkārt. Un tas nav problēma pašā cilvēkā, problēma ir tajā, ka viņš atrodas vidē, kas viņu ir līdz tam aizvedus. Tātad tur, kas tā pa vidi, tā bijusi audzināšana, skola, bērnu dārs, vesela virkne procesiem, iespējams darbā kaut kādas problēmas, vēl kaut kas, un cilvēki kautrējās par to runāt, ka viņš slikti jūtās, jo viņam liekas, ja viņš slikti jūtās, tad tas ir slikts kaut kas. Nē, tas ir šodienas sabiedrībā, tā jau ir norma slikti justies. Ja, tāpēc tik daudz cilvēku skraida pa visādiem psihoterapeitiem, nezina, ko viņiem pašiem ārstēt, jo viņi nesaprot iemeslus, kāpēc viņi slikti jūtās. Tad mēs šeit saprotot šos iemeslus piedāvājam šādu te mehānismu. Lai cilvēkam nav jāpārēdās, nav jāpaliek neveselīgam, nav jānodzerās, nav jāsabojā sev veselību, psihi un apziņa. Ja? Priekš tam ir vajadzīgi citi cilvēki. Lūk, šī te grupa būs arī priekš tam paredzēta, kad mēs viens ar otru varēsim sākt komunicēt ne tikai tur tajā grupā vai kaut kur sazvanoties, bet jau reāli klātienē tiekoties, ja? Ja kādam tāda nepieciešamība ir. Protams, mēs skatāmies ar svešiniekiem pilnīgi nepazīstamiem, mēs negribam tikties, tāpēc mēs iepazīstamies un tā tālāk. Ja? Tā kā es to redzu kā tādu atbalsta mehānismu papildus dzīves pārmaiņu atbalstam vēl. Galvenā doma ir tā, ka mums vajag to savstarpējo komunikāciju. Vairāk un vairāk līdzīgi domājušiem ir īpaši. Jā, tie, kas saprot šo te mehānismu, ja, kad mēs esam sociāls būtnes, mēs esam atkarīgi no socializācijas, un ja kādam ir bijusi pa maz socializācija, tad visticamāk viņš var sākt slikti justies. Vai varbūt kādam, kam bija pa daudz neveselīga socializācija, tātad neveselīgā informatīvajā vidē, arī viņš var sākt slikti justies pēc tam. Jā, tāpēc ir jāsaprot šīs lietas. Paldies par skatīšanos. Paldies, Roland. Paldies dalībniekiem. Uz tikšanos dzīvē.